Sveiki! Un esiet sveicināti kursā Digitālais mārketings. Mani sauc Edgars Korņevskis, un šajā tuvākajā laikā mēs aplūkosim, kas ir digitālais mārketings, kā mēs viņu redzam ikdienā un kā mēs viņu varam izmantot savā labā, lai sasniegtu savus mērķus, lai aktīvāk darbotos darba vidē un citas iespējas, kuras mums sniedz gan mārketings kopumā, gan arī digitālais mārketings. Īsumā par mani. Es ikdienā strādāju uzņēmumā Piku Media. Tas, ko es daru, savieno biznesu, mārketingu un IT. Un pamatā esmu komunikācijas cilvēks, bet vienlaikus esmu arī darbojies dažādās ar IT un ar mārketingu saistītās nozarēs jau vairāk kā 20 gadus. Un tas, ko mēs šodien aplūkosim, mēs aplūkosim digitālo mārketingu, tā nozīme, palūkosimies, kā mēs varam plānot un īstenot dažādas stratēģijas, pieskarsimies ar lietotāju pieredzei un kopumā būs dažādi praktiski padomi, kā labāk digitālu mārketingu gan plānot, gan arī īstenot. Sākumā aplūkosim, kas tad ir šis digitāls mārketings un kādas galvenās priekšrocības. Jā, prezentācijā nebūs daudz definīciju, bet tomēr pa kādai būs, jums taču jāsaprot, kas tas ir, ko mēs runājam. Un digitāls mārketings, kā definīcija vēsta, ir reklāmas un zīmolu veicināšanas prakse, izmantot digitālos kanālus. Uzsvars tieši uz digitāliem kanāliem. Piemēram, sociāli tīkli, kas ir tik ļoti populāri un iecienīti arī Latvijā, e-pasti, meklētāju programmas kā Google un dažādi citi resursi, ko mums sniedz internets. Mums galvenais mērķis ir piesaistīt, iesaistīt un pārvērst šo mērķu auditoriju, ar kuru mēs komunicējam, par mūsu klientiem. Un kādēļ digitālais mārketings? Kādas tās būtiskākās priekšrocības? Auditorija arvien vairāk un vairāk laika pavada digitālā vidē. Tas nevienam nav noslēpums. Bet vienlaikus ar digitālām iespējām mums ir iespēja strādāt tālāk ar auditoriju visā pasaulē. Mēs varam atrasties Latvijā, vienlaikus mūsu klienti, mūsu auditorijas var būt visā pasaulē. Digitālā vide nesusi lielisku iespēju būt interaktīviem ar mūsu auditoriju, turklāt reālā laikā. Mēs varam redzēt gan rezultātus, gan arī komunicēt mūsu auditoriju reālā laikā. Tas viss strauji mainījies dažu 10 gadu laikā. Un daudz ko novērtē lietotāji, tā ir personalizācija. Tā sniedz gan elastību, gan iespēju pielāgot tieši konkrētā klienta vajadzībām, saturu, piedāvājumu un citas iespējas. Un noteikti jāizceļ viena no lielākajām priekšrocībām, tās ir zemākas izmaksas, lai mēs vispār sāktu komunikāciju digitālā vidē. Ja kādreiz tradicionālos medijos, televīzijā, radio, tomēr bija pietiekami daudz naudas jāiztērē, lai varētu sākt īstenot reklāmas kampaņas, mūsdienās ar pārdesmit eiro mēs varam sākt komunikāciju digitālos kanālos un sasniegt mūsu auditoriju. Un vēl svarīgs arguments digitālam mārketingam tie ir izmērāmi rezultāti. Mums nav vairs jāgaida, kā kādreiz ilgstoši atskaita par to, kā mums veicies ar kampaņām. Mēs jau reālā laikā vai tuvu tam varam redzēt, kā mums veicās ar mūsu kampaņām, mūsu aktivitātēm, kā lietotāji pieņem vai nepieņem saturu, kur mēs viņiem piedāvājam. Bieži vien uzdots jautājums, digitāls mārketings vai digitālā komunikācija, kurš būtu pareizāks? Termins, ko izmantot? Pēc būtības tie ir ļoti līdzīgi termini, bet dažādi mērķi, kurus mēs vēlamies sasniegt. Digitālā komunikācijā tā mums ir komunikācija ar auditoriju digitālos kanālos, bet mēs mēram iesaisti, zīmola atpazīstamību, viedokļu maiņu. Digitāls mārketings vairāk ir vērsts tieši uz produktu, pakalpojumu, virzīšanu, tirgu, uz pārdošanu, un tādēļ to arī mazliet vienkāršāk izmērīt. Pirkumi, pieteikumi un tam līdzīgi. Aplūkosim dažus piemērus. Digitāla komunikācija un valsts īstenota supervaroņu kampaņa. Kā redzam ekrānā, augļi, ūdens, dārziņi, tavas veselības supervaroņi. Šajā gadījumā tiek reklamēts un veidots viedoklis par to, ka veselīgs uzturs ir nozīmīgs jebkurā vecumā, it sevišķi bērniem. Šeit nekas netiek pārdots. Tātad te ir runa par attieksmes maiņu, tā ir komunikācija kopumā. Ja raugamies jau uz mums ierastākiem piemēriem kā reklāmas, dažādos portālos, sociālos medijos, tad redzam, ka tur ir vairāk vērsta virzība, vēlme pārdot, veicināt pārdošanu, un šo varētu uzskatīt par tipisku mārketingu. Šajā gadījumā digitālā vidē. Ko tad dara digitāla mārketinga speciālists ikdienā? Bieži vien, kad tiek uzdots ārpus digitāla mārketinga speciālistu kopienas šis jautājums, tad bieži vien uzskata, ka
tur jau nekas daudz netiek darīts. Atliek vien gatavot dažādas bannerus mājaslapām, vizuāļus sociālajiem mēdījiem un gal galā vispār sēdēt visu dienu sociālajos mēdījos, TikTokā, Facebookā, Instagramā un kaut ko darīt. Patiesībā speciālisti ikdiena ir daudz plašāka un tie pienākumi arī ir krietni plašāki. Pirmkārt jau arī līdzdarboties produktu izstrādē, dizainā, veidot šo piedāvājumu. Pētīt auditorijas vajadzības, novērtēt arī šī gan paša produkta efektivitāti, piemērotību auditorijai, gan arī vērtēt, vai kampaņas, vai izvēlētie materiāli, resursi, kanāli, stratēģijas kopumā, vai tie nes atbilstošo rezultātu un vai ir pietiekami efektīvi. Tāpat ir ļoti liela nozīme saredzēt kļūdas, jo, protams, mēs jau gribētu teikt, ka mēs kļūdas nepieļaujam, bet būsim atklāti. Ja mācāmies, visbiežāk jau tieši no savām kļūdām. Tāpēc ir jāmeklē, jāskatās, kur ir pieļauts kļūdas, kur var kaut ko izdarīt labāk, un vienlaikus atvērsties ar iespēju saredzēt jaunas iespējas. Mārketingā ir ļoti liela nozīme arī klientu lojalitātei, atkārtotiem pirkumiem, lai nebūtu tā, ka mums ir tikai vienreizējs pirkums. Arī par to mēs parunāsim šodien jau tālāk. Bieži vien, kad mēs vēlamies sākt digitāla mārketinga plānošanu, procesu kopumā, pirmais jautājums nereti parādās, kā izveidot reklāmu. Uzreiz ir vēlme veidot kādu Facebook ierakstu, ko izmantot kā reklāmu, vai kā savādāk rīkoties. Bet patiesībā jautājumi, ko sākumā jātiek skaidrībā, ir mazliet citi. Ļoti vienkārši. Kāpēc un kam? Kāpēc tas atbild par mērķi? Kādēļ jūs to darat? Kāds ir jūsu mērķis šajā komunikācijā, šīm mārketinga aktivitātēm? No otra puse, kam? Auditorija, kurai tas ir paredzēts, ar kuru jūs komunicēsiet. Un kādēļ mūsdienās digitāls mārketings tiek tik daudz īstenots? Es teiktu, ka pirmais un nozīmīgākais solis ir iegūt un noturēt mūsu auditorijas uzmanību. Nav noslēpums, ka arvien grūtāk noturēt uzmanību. Cilvēkam ir tik daudz plašu iespēju, ko skatīties digitālā vidē, bet kā panākt, lai tieši jūsu saturs būtu pamanāms, lai iegūtu uzmanību un arī kalpotu jūsu mērķu sasniegšanai. Tad jādomā par digitālā mārketinga vai digitālas komunikācijas plānošanu, un to varētu izteikt tādā vienkāršotā vienādojumā. 4 elementi – mērķis, auditorija, saturs un kanāls. Un šim visam mēs arī palūkosimies jau dziļāk vēlāk, lai dziļāk un vēl labāk saprastu, kā tad digitāls mārketings tiek veidots, kā viņu plānot. Sāksim ar mērķiem. Pareizi definēts mērķis ir pusceļš uz panākumiem. Tieši tādēļ, pirms jūs sākat kaut ko darīt, uzrakstiet paši sev, kas ir jūsu galvenais mērķis. Bieži vien uzņēmumiem galvenais mērķis būs pelnīt, gūt ienākumus, un pārējos mērķus, kas jums ir, veidojiet kā apakšmērķis. Veidojiet mērķu koku, un balstoties uz tiem, jums jau daudz veiksmīgāk izdosies veidot tālāko stratēģiju. It sevišķi, ja strādājat vairāk kā viens, jums ir komanda, jums ir citi iesaistītie, vai tā varbūt ir dažādi speciālisti no ārpuses vai aģentūras, varbūt jūs paši kolēģi. Mērķi, kurus uzstādāt, ir svarīgi iespējami precīzi aprakstīt. Lai kā mēs vēlētos, cilvēki mēdz pārprast lietas, uztvert vienu mērķi pilnīgi savādāk, tāpēc veltiet papildus laiku un resursus. Izskaidrojiet, parādiet, kādu mērķi jūs gribat sasniegt. Līdz ar to tas būs saprotams visiem iesaistītajiem. Nākamais solis – definē mērķi, lai tas būtu izmērāms. Uzreiz domājiet, kā jūs to mērīsiet. Un, protams, 2 papildus argumenti, kas ir vajadzīgi šeit mērķim – reāli sasniedzami un termiņš. Lai jūs skaidri zināt, kā jums tas mērķis jāsniedz. Prioritātes. Itin visā liekam prioritātes un izvērtējam. Līdzīgi kā šajā Šveices nazī, kas nav photoshopēts, tas nav mākslīgais intelekts, tas ir reāls produkts, kur var iegādāties, tas nemaksā maz, bet arī produkta apraksts saka, ka viņš dara āri pārgājieniem un dara visam kam citam. Un kā jau mēs zinām, kas dara visam, nedara nekam. Un šāds nazīts arī svar 1,5 kg. 85 funkcijas un daudz rīku. Bet vai tiešām mums to vajag? To ir grūti lietot, tas ir dārgs, nebūs efektīvi. Līdz ar to definējam prioritātes. Skatāmies, kas mums ir šīs aktivitātes,
mērķi, kurus vēlamies sasniegt, kuri mums sniegs lielāko atdevi. Izvērtējam to visu un pārējiem pasakam nē. Digitāla mārketinga vidē arī mēs uz priekšu lūkosimies un redzēsim, ir daudz iespēju sākt izmantot dažādus kanālus uzreiz, tik daudz dažādas iespējas, ko izmantot, dažādi rīki, dažādas iespējas satura ģenerēšanai. Bet ļoti vienkārši jautājums, vai tiešām to visu vajag. Ir jāizvērtē, kas no tā visa jums patiesi ir vajadzīgs un nepieciešams. Un pēc tam virzieties jau uz priekšu. Tiklīdz definēts mērķis, uzreiz domājiet, kā jūs viņu mērīsiet. Jo definēts mērķis bez iespējas izmērīt būs nesasniedzams mērķis. Pēc uzreiz arī atrodiet atbildi sev, kas tieši un kā tiks mērīts, kādi dati, un uzreiz domājiet par reāliem piemēriem, kas mums tiks iegūti šajā novērtējumā, un kā tie tiks izmantoti tālākai lēmumu pieņemšanai. Jo vissliktāk ir tad, ja jums ir kāda aktivitāte, kampaņa, un jūs sākat domāt par to, kā novērtēt šo kampaņu, vai bija efektīva vai neefektīva, tikai pēc kampaņas beigām, kad varbūt pietrūks kādi dati. Tieši tādēļ tas vienkārši kontrola jautājums. Ja mums būtu dati ABC, tad mēs varēsim un īstenot kaut kādas aktivitātes. Un vēl svarīgs solis ir saistībā ar datiem, ar datu kvalitāti izvērtēt, vai visi saprot šos datus vienādi. Vai nav iespēja tāda, kas sāks apšaubīt šo datu kvalitāti, vai mērķis sasniegts vai pareizi izmērīts. Tāpēc pašā sākumā izmēriet. Nosakiet šos mērījumus, kā jūs to darīsiet, kas būs tās mērauklas, tie skaitļi, kurus pielietosiet novērtējumā aktivitātēm. Nākamais solis, kur mēs raudzījāmies iepriekš, bija pēc mērķa definēšanas runāt par auditoriju. Kam? Un šeit īsti vietā ir teiciens, ka dizains, mājaslapa, reklāma, mēs varam paturpināt, kas tieši, tas viss nav pabeigts, kamēr tu nesākāt lietot. Šī gadījumā jūs izveidot kādu lielisku Facebook ierakstu vai izveidot skaistus reklāmas bannerus vai ko citu, jums pašiem patīk, super, tā ir māksla. Jūs varat pielikt pie sienas vai izdrukāt to un paši priecāties. Tas viss nebūs pabeigts, kamēr tu nesāks kāds lietot. Kamēr lietotāji nesāks izmantot, tad jūs varēsiet redzēt, vai tas darbojās, vai tas nedarbojas. Tieši tāpēc mums jādomā un jāizpēta, kas ir mūsu auditorija šajās mārketinga aktivitātēs. Un tas, ko atcerēties, vissvarīgāk, ka jūs paši neesat mērķa auditorija. Šo produktu, šo komunikāciju jūs neveidojat sev. Jūs to veidojat noteikti auditorijai, un jums ir jāzina, kas viņi ir. Ja mēs definējam šo mērķa auditoriju, varētu teikt, tas būtu ik viens, kuru varētu interesēt jūsu piedāvātā prece vai pakalpojums. Bet šeit svarīgi atcerēties, ka gribēt nav kaitīgi. Šeit milzīga nozīme ir tam, vai auditorija tiešām būs maksātspējīga, vai viņi varēs atļauties, vai viņi ģeogrāfiski var sasniegt šo produktu, šo pakalpojumu, viņu izmantot, un daudz dažādi citi faktori, kas ierobežo to, ka patiesībā mērķa auditoriju mēs nevarēs izmantot vai būt saskarē ar jūsu produktu. Tāpēc mums jānodefinē, kas ir mūsu kvalitīvā mērķa auditorija. Un redzam, mums ir visa plašā mērķa auditorija, un centrā, kas ir noteikti mazāka, ir šī kvalitīvā mērķa auditorija. Ļoti slikts auditorijas definēšanas veids ir pateikt, ka mana auditorija ir visa Latvija. Un tad jāpavaicā, vai tiešām bērni, kas ārā spēlējās noškastē, vai viņi ir tava auditorija? Varbūt seniori, kas sēž uz soliņa, vai viņi arī tava auditorija? Ja grūtības noteikt, kas ir tava auditorija, sāc ar to daļu, kur pasaka, kas noteikti nav tava auditorija. Tas jau palīdzēs labāk novērtēt. Mēs visi vēlamies, lai mūsu Facebook ierakstus visi laikotu, komentētu, priecātos, šērot, lai tas viss mums vestu tālāk jau uz pirkumiem un citiem mērķiem, kurus mēs vēlamies sasniegt. Nevienmēr tas tā būs. Tātad būs autors daļa, kas to darīs, būs autors daļa, kas to nedarīs. Tātad ir kaut kāda autors daļa, kas ir kvalitīvāka. Bet tad mums ir pašiem sev jāpasaka, jānodefinē, kas ir šī kvalitīva auditorija. Kas viņi ir, kur viņus mēs varam sasniegt, kas viņus raksturo. Un tas mums palīdzēs tālāk jau labāk īstenot komunikāciju, būt efektīvākiem šajā komunikācijas un mārketinga aktivitātēm. Ja ir grūti vienoties par to, kas ir auditorija, tad vienoties par šo stratēģiju,
būs vēl grūtāk. Tieši tādēļ viens no svarīgākajiem punktiem ir sākt ar auditoriju definēšanu. Pielīdzīgi kā šeit. Mēs varam mūsu auditoriju iedomāties un sasēdināt šādā milzīgā zālē. Mēs varam vērtēt, kas ir mana auditorija, kas viņi būs. Vai viņi būs vienādi? Noteikti nē. Viņi būs atšķirīgi, bet vienlaikus šai auditorijai būs kaut kādas kopīgās lietas. Un tas palīdz veikt procesu, ko sauc par segmentēšanu. Izvedot segmentus, kas palīdz apvienot grupas, balstoties kaut kādiem parametriem. Pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc interesēm, pēc dažādām vajadzībām, īpašībām. Tāpat arī attiecības ar organizāciju. Esošie, bijušie, nākotnes klienti. Darbiniekiem līdzīgi. Bijušie, esošie, nākotnes darbinieki. Tāpat arī pieredze un mentālie modeļi. Mums katram ir sava pieredze, izpratne par lietām, un arī to var ņemt vērā, lai segmentētu auditoriju. Auditorijas segmentēšanai es jau daudz gadus izmantoju pašu izvedot šādu mērķu auditoriju matricu. Šāda matrica palīdz daudz labāk pakutināt prātu un saprast, kas ir šīs auditorijas. Un formalizēt šo visu tabulas veidā. Par matricu, tās izmantošanu un arī pati veidne atrodam saitē, kas norādīta tabulas apakšā. Bet ja mēs norādam lietas vienkāršāk un vienkārši pasakām, kādas ir mūsu auditorijas prioritātes, kas ir auditorijas segments, kas ir auditorijas grupa, mums numur 1. Kas ir tie, kurus mēs visvairāk gribētu redzēt, piemēram, mūsu fiziskajā veikalā vai apkalpotu vai mūsu klientu vidū. Un šāda apgriezta piramīda palīdz saprast, uz kurām auditorijām visvairāk fokusēties. Kuriem vairāk pievērst uzmanību, ar kuriem sākt. Piemēram, veidojot saturu. Jā, mēs varam veidot visām auditorijām vienādu saturu. Vai tas būs efektīvi? Visticamāk, nē. Tātad mums vajag pielāgot konkrētākai, jau specifiskākai auditorijai šo saturu. Ļoti vienkārši jautājums, kas būs šī auditorija? Un te mums nāk palīgā šāds saraksts ar prioritātēm. Esošie klienti ir mūsu autori numur 1. Tātad mēs darīsim visu sākumā, lai palīdzētu, lai atbalstītu viņus. Un pēc tam ir raugamies, skatāmies, kas ir nākamie šajā sarakstā. Domājot par klientu auditorijas vajadzībām, par auditorijas mērķiem, ārkārtīgi bieži tiek jaukts kopā ar risinājumu, kur jūs piedāvājat. Un vaicāšu tev, vai tev mājās, piemēram, veļas mašīna ir tāpēc, ka viņi skaisti žužina vai līdz izskatās, varbūt tā bija brīva vieta, virtuvē vai vannas istabā, un nebija īsti ko ielikt tur. Es domāju, nopirkt veļas mašīnu. Diez vai. Tad mēs veļas mašīnu esam nopirkuši tādēļ, ka tas mums ir kā vajadzība. Tā risina noteikts vajadzības. Tas ir risinājums mūsu vajadzībām. Un mēs mazgājam veļu, lai nebūtu jāpērk jauna veļa, lai labi izskatītos, higienas jautājumi. Lūk, tās ir patiesās auditorijas vajadzības un mērķi, par kuriem nākas aizdomāties un runāt. Protams, produkti ir dažādi. Un produkts varētu iedalīt divās lielās daļās. Ir produkti kā zāles, kas risina tūlītēju problēmu, līdzīgi kā veļas mazgājuma mašīna. Mēs iegādājamies veļas mašīnu, un tā uzreiz mums padara tīrākas drēbes. Mēs neuzdodam savu jautājumu, kādēļ mums vajadzīga veļas mašīna. Mēs to uztveram kā pašsaprotamu lietu. Savukārt, ja mums produkts ir kā vitamīni, kas mums sniedz vairāk kā solījumu nākotnē, ka mēs būsim arī pēc gada dzerot šos vitamīnus, būsim veseli un mēs uzlabosim veselību, tad tie produkti, bez kuriem mēs varam iztikt, bet mums, tas kā arī mārketings, var pārliecināt, ka tas tiešām mums būtu vajadzīgs. Ka tas būtu kaut kas tāds, kas mums noderīgs, kas mums uzlabotu mūsu ikdienu. Šī milzīgākā atšķirība, ja mums ir produkts kā zāles, mums komunikācija, ja pārliecināšana būtu vajadzīga mazāka, jo cilvēkam pašam ir iekšējā motivācija. Viņam jau to vajag. Viņš labi redz, kādēļ viņš to pērk. Ja mums ir produkts kā vitamīni, mums nākas daudz vairāk ieguldīt laika, resursu, lai pārliecinātu un izskaidrotu, kādēļ šis produkts nepieciešams, kādi ir produktu ieguvumi. Un tad vēl dziļāk jāpēta, jāsās, kādas ir auditorijas vajadzības un mērķi. Kur mēs varam iegūt šo informāciju par auditoriju? Vienkārši veids ir izveidot aptauju. Tā var būt digitālā vidē, tā var būt arī drukātā veidā,
Bet ļoti labs veids ir intervēt jau esošos klientus. Saprast, kādēļ izvēlējušies viņu jūs, varbūt arī potenciāls klients izvērtēt. Izpētīt konkurentu mājaslapas, reklāmas tā skaitā, ar Google reklāmu centru palīdzību redzēt, kādas reklāmas izmanto jūsu konkurenti vai līdzīgi uzņēmumi. Facebook reklāmu biblioteka. Arī tur izmantot šo iespēju un atrast dažādas reklāmas. Esošie pētījumi, atskaites. Ja jums jau ir mājaslapa, varbūt tā skatā arī Facebook lapa vai cits sociālo mediju profili kādi, kuros var redzēt statistiku. Vērtējiet, skatieties dažādas parametrus, ko šie rīki sniedz. Piemēram, demogrāfiskie dati. Vecums, dzimums, atrašanās vieta, un tas jums palīdzēs labāk saprast, kas ir jūsu auditorija, ar ko jums nākas strādāt, ar ko jūs vēlaties strādāt nākotnē. Konversija digitālā mārketingā ļoti populārs termins, kur mēs tūlīt iepazīsimies. Un te atcerieties svarīgi, ka katrs mazs solis ir daļa no mūsu lielā mērķa. Un tieši tādēļ konversija tas ir rezultāts, kaut kāds notikums, kas tuvina mūsu biznesa mērķa sasniegšanai. Visbiežāk tas ir pirkums e-komercijā. Kaut kas, ko mēs varam izmērīt un pateikt, ka tas ir noticis. Un te turpinājumā palūkosimies uz divām iespējām, kā mēs konversijas varam definēt vai nodalīt tādās divās lielās daļās. Cietā konversija nozīmē, ka tie notikumi, kurus mēs varam stingri izmērīt. Pirkums vai nu ir, vai nav. Pieteikums konsultācijai vai ir, vai nav. Tātad tas ir jā, nē, melns, balts, 0, viennieciņš. Stingri varam izmērīt. Mīkstā konversija tas vairāk ir kā notikums uz norādi, ka lietotājs ir ieinteresēts mūsu zīmolā. Viņš, piemēram, piesakās mūsu e-pasta jaunumiem vai kļūst par Facebook lapas sekotāju. Jā, tas vēl nav pirkums. Tas nav pieteikums. Mēs vēl savu mērķi nesasniedzam, bet mēs pietuvojamies tuvāk tam. Vai arī piemērs, ka mums ir fizisks veikals un arī internetu veikals. Un lietotājs atrod šo preci mūsu internetu veikalā un ir norāde, ka šo preci var iegādāties arī mūsu fiziskajā veikalā. Un savukārt šajā mājaslapas apmeklējumā viņš apmeklē gan šo produktu skatu, gan arī apskatās kontaktus, informāciju par veikalu. Tur varētu nodefinēt tāda mīkstā konversija, ka cilvēks ir ar nodomu virzīties tālāk jau pirkuma virzienā. Un ko īpaši vēlreiz uzsvērt, izmērāms un iespējami precīzi aprakstīts rezultāts ir tas, uz ko tiekties. Ja mēs sakam, ka rezultāts informēta sabiedrība, pirmais jautājums, kā mēs to izmērīsim? Nebūs tik vienkārši. Tieši tādēļ tā nebūs īsti precīza konversija. Mēs varam teikt, konversija iesaka draugiem. Atkal jautājums, kā mēs to izmērīsim? Ja mēs izveidojam, piemēram, kādu mūsu mājaslapā iespēju, uzaicina draugu un katrs saņems kādu papildus bonusu. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam uzskaitīt, piemēram, unikālu saiti, kuru es nosūtu draugam, viņš reģistrējās, tas tiek piefiksēts, un šādā veidā mēs varam pateikt, jā, cilvēks ir izlēmis uzaicināt draugu, un draugs ir šo uzaicinājumu pieņēmis. Protams, ka šāda veida uzaicinājumi arī labi strādā, jo draugi ieteikts pakalpojums ir ar daudz lielāku spēku, jaudu, nekā vienkārši reklāmā kaut kur ieraudzīts piedāvājums. Šeit ir neliels saraksts ar piemēriem, kā mēs varam definēt šīs konversijas. Tas, ko mēs pieminējām iepriekš jau, pirkums e-veikalā vai pieteikums konsultācijai, un arī citas iespējas, kuras mēs varam nodefinēt. Zemāk ir saite uz bloga rakstu, kurā ir vēl plašāka informācija par šo konversiju definēšanu un arī piemēriem, kurus varat izmantot un pielietot. Vienlaikus konversijām ir arī arvien strauji augoša nozara un specialitāte, ko bieži vien arī liek darīt digitāla mārketinga speciālistam, ko sauc par konversiju optimizāciju. Saīsinājumā tas tiek dēvēts no angļu valodas ar 3 burtiem CRO. Un tā ir sistemātiski pieeja, lai sniegtu labs apmeklētājiem iespējami labāko pieredzi, mācītos no uzvedības, ko mūsu klienti dara mājaslapā vai citos kanālos, un ar zināšanām, secinājumiem tālāk jau uzlabot šo mūsu produktu, šo dizainu un komunikāciju kopumā. Jo šeit mērķis iegūt maksimālu atdevi no jau esošiem klientiem. Nevis fokusēties tikai uz jauniem klientiem, ar viņu jaunu klienti. Un to mērķis vienkārši par konversiju procentu. Piemēram,
man neliels skaidrojums par šo, cik liela daļa no apmeklētājiem izpilda izvirzīto uzdevumu. Piemēram, veids pirkumu. Ja mums ir mājaslapā vienā dienā 100 apmeklētāji, 5 pirkumi, varam uzskatīt, ka konversijas radītājs ir 5%. Tad 5 pirkumi no 100. Un tas ir labs veids, kā izmantot šo mērauklu, lai novērtētu, vai šis skaitlis palielinās vai samazinās, ko mēs darām nepareizi. Varbūt auditorija nav pareizā. Varbūt ir kādas problēmas, kas liedz cilvēkiem pabeigt pirkumu. Piemēram, ja mēs raugamies uz e-komerciju, internetu veikals, un tur pirkuma noformēšanā tiek prasīts pasta indeks, kā obligāts lauks. Ja jūs zināt pasta indeksu, tas ir apsveicami, bet, diemžēl, ne visi cilvēki zina pasta indeksu. Un tādēļ viņi apstājās tur un labāk gadījumā zvana uz e-veikalu un veic pasūtījumu pa tālruni. Bet e-veikals ir paredzēts tam, lai cilvēks pats pilnībā izdarītu. Un šeit noņemot informācijas lauku kā obligātu, pasta indeks nav obligāts, sāk parādīties pasūtījumi bez šī pasta indeksa. Un cilvēki arī mazāk zvanīja uz e-veikalu. Un šo visu sauc par klienta ceļojumu. Šajā klienta ceļojumā, kā mēs miedarbojamies ar mūsu auditoriju, var būt dažādi šie saskarsmes punkti. Tāpēc ir svarīgi katra saskarsme ar zīmolu, ar organizāciju, nevis tikai gala notikums kā pirkums, nevis tikai konversija. Parodīsimies uz ekrānu. Kā jums ar šo veicās? Vai izlasījāt tā, kā šeit ir rakstīts? Jā, šis nav maz dizains, tas ir paņemts, bet tas ļoti labi parāda, ka mēs esam manipulējami savā ziņā, un lielākā daļa nodarbību, kurās šis tiek rādīts, 95% cilvēku izlasa tā, kāds ir paredzēts. Redzam, dizains nav nekāds skaistulis, nav nekādas krāsa pārbagātības, bet dizains strādā. Un tieši tas ir arī jāpanāk komunikācijā, ka jūs panākat, ka klients bez papildus iesaistes, bez spiediena, bez sajūtas, ka viņam tas likts darīt, ka viņš izdara to, ko jūs esat vēlējušies, ka jūs varat sasniegt šo mērķi. Un tas, ko nāks ņemt vērā, ka ārkārtīgi bieži klientu uzvedība tiek prognozēta, tiek plānota, ir pieņēmumi, kā klientu uzvedīsies. Līdzīgi kā šajā attēlā. Ir pieņēmums veidot produktu, veidot mārketinga aktivitātes, veidot kampaņas lapas un visu ko citu, ka klients uzvedīsies perfekti. Ka tas būs veids, kā viņš šo saturu patērēs, kā viņi komunicēs ar mums. Un tad, kad notiek lietotāju testi vai notiek lietotāju atsauksme apkopošana, redzam, ka cilvēki uzvedās pilnīgi savādāk. Auditorija uzvedās ne tā, kā mēs esam plānojuši. Līdz ar to pieņēmumi un realitāte mēdz atšķirties. No tā nav jābaidās. Tam jābūt gataviem reaģēt un auditoriju maksimāli ātri jau aicināt līdzdarboties komunikācijas plānošanā, testēt, aicināt izteikt viedoklī, iesaistīt viņus ikdienas darbos. Kādam sunīši, kādam varbūt vairāk kaķīši patīk, tāpēc arī šeit mums ir piemērs arī ar gaidām un realitātēm saistībā ar kaķīšiem. Lūk, tas ir klienta ceļojums. No pirmās informācijas par produktu vai pakalpojumu līdz galīgiem lēmumam, to iegādāties, vai veikt pasūtījumu, vai pieteikties konsultācijai, un līdz turpmākajai miedarbībai ar zīmolu, cilvēks saskarās ar dažādiem punktiem. Ne tikai ar organizāciju, bet tie varbūt arī dažādi saskaras punkti arī ārpus tās. Viņi aplūko cenu piedāvājumu, salīdzina LV. Viņi pasās konkurences cenas, aiziet fiziski uz veikalu, apskatās, veic pasūtījumu. Pasūtījuma laikā viņi izņem no kāda kurjera dienesta pakumāta, izņem paciņas. Arī tā ir saskarsme, kas veidojās klienta ceļojumā. Un šajā virzībā sanāk aplūkot un saskarties ar dažādiem punktiem, kā zīmola atpazīstamība, vai šis zīmols ir zināms vai nav, kādas vērtības, asociācijas ar šo zīmolu, izpēti gan par pašu zīmolu, gan par konkurentiem, par iespējām izvērtēt, vai pirkums ir bijis vērtīgs, vai tomēr kaut kas ne tā, un arī lojalitātes veidošana. Un šajā klienta ceļojumā
to var uzskatīt tādu nemitīgu jautājumu uzdošanu. Lietotājs nonāk jūsu mājaslapā, viņš uzdod jautājumus, skatās un pēta, cik maksās piegāde, kad varēs piegādāt, vai varēšu atsūtīt atpakaļ, ko darīt, ja nepareizā prece atsūtīt un tam līdzīgi. Bet jums ir jāspēj sniegt šīs atbildes, lai lietotājs virzās uz priekšu, lai šis klients viņam būtu veiksmīgs, lai cilvēks, nonākot jūsu mājaslapā, izdara to, ko jūs esat viņam plānojuši. Un šeit turpinājumā ir ieskats par mārketinga tuneli. Mārketinga tunelis ir šāda vizualizācija, vienkāršot jāatzīst, bet vizualizācija klienta ceļojumam. Un tieši šāda vizualizācija, ko redzam arī ekrānā, viņa palīdz saprast un vadīt šo klientu ceļojumu no sākotnējās intereses līdz konversijai. Mēs arī pēc brīža ar piemēru palūkosimies, kāds izpaužās praktiskāk jau. Bet ierasti tuneli izmanto 3 daļu sadalījumā. Augšējā daļa, vidusdaļa un apakšējā daļa. Ja kādreiz arī saskaraties ar šo terminoloģiju, piemēram, ka šis saturs ir paredzēts tuneļa augšdaļai, nozīmē, ka šis saturs primāri paredzēts ir auditorijas uzmanības piesaistai, intereses radīšanai, zīmola atpazīstamībai. Tunelis sākās zem iesaisti. Cilvēki redz reklāmas materiālus dažādus, ne visiem tas interesēs. Daļai interesēs, daļai nē, bet biežāk tā ir zem iesaisti. Bet jo tālāk mēs dodamies uz priekšu, aug motivācija, aug iesaiste. Un līdz ar to, ja mēs pareizi izmantojam šo pieeju, mēs ar katru solītu uz priekšu, mēs pakāpeniski palielinām gan iespējamību, ka cilvēks izdarīs to, ko mēs vēlamies, piemēram, veiks pirkumu, vai arī kļūs par potenciālu klientu. Ja radīs interesi, un varbūt mēs pēc kāda noteikta laika varēsim viņu tālāk pārliecināt, ka tomēr ir vērts veikt pirkumu vai sazināties mums. Palūkosimies tīri praktiski par soļiem, kā varētu izskatīties šis mārketinga tunelis, ko mēs šobrīd vizualizējam, tīri praktiski. Lūk, piemērs ar TTLV reklāmu, kas ir sociālās medijos. Mēs pamanām, piedāvājam, tas mūs uzrunā, mūs interesē, mēs klišķinām norādītajām saitēm, kas ir šeit pavadošajā tekstā, un kā nākamo soli mēs redzam, tiek atvērta TET mājaslapa. Un šajā mājaslapā redzam aktuālos Samsung piedāvājumus, kas tiek piedāvāti, cenas, izvērtējumi, līdz ar to modeļus, kas mūs interesē, un mēs varam spērt nākamos solis priekšu, vai arī apstāties un doties prom, ja šeit mums kaut kas nav bijis interesants, nav atrasts atbilstošs materiāls. Mēs atveram kādu konkrētu modeli, tas mūs interesē, mūs apmierina cena, mūs apmierina piegādes termiņu, viss mūs apmierina, un mēs atkal dodamies jau tālāk uz pirkumu veikšanu, uz pirkumu pabeigšanu. Lūk, šādā veidā mēs arī varam apskatīties uz citiem piemēriem, kur tiek īstenot šādas aktivitātes. Solis numur 1, solis numur 2, solis numur 3 un tā uz priekšu. Ja arī paraudzīsieties savā ikdienā, noteikti redzēsiet, ka arī jūs ieraugat kādu reklāmu, kas jūs uzrunā, jūs dodaties tālāk, jūs mēģināt atrast atbildes uz jautājumiem, mēģināt būt pārliecināties, ka tiešām tas jums ir vajadzīgs. Un tieši šādā veidā notiek šī mārketinga sākotnējā plānošana, un tālāk tiek vērtēts, vai klienti tā arī dara, kā ir plānots. Piemēram, ir reizes, ka ir laba reklāma piesaista uz mājaslapu, bet mājaslapa vai nu lēni lādējas iekšā. Vai arī tās piedāvātās iespējas ir pārāk plašas, vai arī pat ļoti vienkārši. Lietotājs neatrod to piedāvājumu, kas bija publicēts reklāmas banerī, mājaslapā neatrod kaut kādu iemeslu dēļ. Rezultātā viņš arī pamet, jo viņš neatrada to, pēc kā viņš nāca pakaļ. Šo mārketinga tuneli var attēlot arī vienkāršākā veidā ar šādām iespējām, kā mums ir augsta un karsta auditorija. Arī šie termini bieži tiek izmantot, lai definētu. Piemēram, mums ir augsta auditorija tuneļa augšdaļā. Delfi LV apmeklētāji varētu uzskatīt, ka tā ir augsta auditorija. Mēs dodamies uz Delfi vai kādu citu ziņu portālu, nevis skatīties reklāmas. Mēs dodamies uzrunāt ziņas, saprast, kas jauns, apmierināt ziņkāri. Un ir kāda reklāma, kas mūs uzrunā, tad mēs varam klikšķināt tālāk un uzzināt jau papildus informāciju par šo visu. Mēs dodamies tunelī iekšā. Un, kā redzam, arī šeit mēs pakāpeniski mēs kļūstam arvien siltāki kā auditorija. Un tuneļa apakšā daļā ir konversija. Notikums, kurp mēs virzam lietotāju.
Un, kā redzam arī tuneļa sānu daļā, motivācija ir vai zema vai augsta, bet jo tuvāk konversija, jo cilvēks ir motivētāks. Viņš ir gatavāks vairāk lasīt informāciju, vairāk patērēt, vairāk tikt galā dažādām grūtībām, papildus kaut kas jāprēķina, kaut kas jāizvēlās, kaut kur mazliet vairāk laika jāvelta. Viņš tam ir gatavs, jo viņš ir motivēts. Ja mēs to uzreiz darītu tūlīt, tajā pašā brīdī, kad mēs parādām reklāmas banneri un liekam uzreiz pildīt kaut ko sarežģītu, cilvēki novērsīsies, jo nav motivācija pietiekami liela. Raugoties uz šo tuneli, tajā brīdī, kad mēs domājam, bet kā darīt lietas labāk, kā uzlabot lietas, sākam ar konversijas apakšējo daļu, iztestējam, pārbaudām, ja tie ir pirkumi, pieteikumi dažādi, pārbaudām, vai mūsu mājaslapa ir maksimāli optimizēta tam, lai autoriem nebūtu jautājumi, kur te klikšķināt, kas man te jāvada iekšā, vai lapa ir droša. Darat visu maksimāli, lai šī puse būtu sakārtot. Ja tas nebūs izdarīts, jūs varat iegādāties ļoti daudz reklāmas, daudz terēt reklāmas budžetus, piesaistīt auditoriju, bet nebūs rezultāta. Jo auditorija kaut kur šajā tunelī iesprūst, apstājās un lec nost. Un tunelis sašaurinās arvien vairāk un vairāk. Tāpēc šeit pie katra tuneļa punkta var pavērtēt, kas ir tās lietas, ko uzlabot, ko darīt savādāk. Šo mārketinga tuneli mēs varam izteikt tādos vienkāršākos soļos. Pirmais solis ir zini vai atrod. Ja jums vajag iegādāties vai izvēlēties kādu preci, pakalpojumu, divas iespējas. Vai jūs jau zinat, varbūt jums iepriekšējā pieredze jau bijusi, vai arī jūs atrodat. Un, protams, kur mēs visbiežāk meklējam, tas ir Google meklētājs. Jā, varbūt zvans draugam, zvans mammai, Facebookā kāds jautājums, bet visbiežāk un vienkāršāk mēs meklējam. Mēs atrodam kādu pakalpojumu sniedzēju Google kanālā, klikšķinām dažādiem rezultātiem, un pirmais solis ir patikšana. Ko vairs piebilst, ja nav monopols. Latvija LV, valsts ieņēmuma dienests, tās ir lapas, kurās ir monopols. Mēs nevaram izvēlēties citas lapas, kurās izmantot šos pakalpojumus vai kaut kādas darbības. Bet, ja mums ir izvēles iespējas, mēs izvēlamies sākotnēji to lapu, kur mums patīk. Lai novērtētu, vai lapa vizuāli pievilcīga un saistoša, cilvēkam vajadzīgs 1,5 līdz 2 sekundēm. Ļoti maz. Tātad, ja jūsu mājaslapa būs izskatīsies novecojusi, nebūs pielāgot mobilām ierīcēm, nebūs ērti viņu izmantot, tas neveidos šo vēlmi ilgāk uzkavēties jūsu mājaslapā. Nākamais solis ir uzticamība. Ja jums zīmols ir jauns, nav kā lielie zīmoli, vēl nav tā atpazīstamība, nav tā uzticamība tik liela, noteikti arī šajā mājaslapā izmantojot dažādas uzticamības signālus. Atsauksmes, novērtējumus, dažādus certifikātus, paveiktos darbus, nofilmējiet jūsu priecīgos klientus vai to, kā jūs veicat šo preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu. Tas viss radīs uzticamību. Nākamais solis ir izmēģināšanas iespēja. Noteikti ir paši redzējuši, ka daudz uzņēmumu piedāvā 10% atlaidi pirmajam pirkumam. Tas varbūt kalpot kā lielisks iedrošinājums, lai jūs pabeigtu pirkumu un virzītos uz priekšu. Vai arī kāda cita iespēja samaksājiet preces piegādes brīdī. Tas nozīmē, ka jums nav ko zaudēt kā klientam. Jūs varat veikt pasūtījumu, pienāks pasūtījums vai pakomātā vai ar kurjeru, un tad veiksiet šo apmaksu. Līdz ar to tas arī var iedrošināt. Nākamais solis ir pērk. Pats pirkums. Bet svarīgāk par vienu pirkumu ir atkārtot pirkumi, to pašu vai citu preci. Jo nereti zīmola uzticamība, šī reputācija ir daudz svarīgāka par cenu. Un cilvēks izvēlās tieši tāpēc. Es varu paļauties, es zinu, ka preci tiks piegādāta laikā, es redzu, ka viņi tiks piegādāti šie termiņi, es varu uzticēties. Un vienlaikus noteikti katram no mums ir bijusi kāda pieredze, kādā internetu veikalā, varbūt kāda pakalpojumu sniedzēja, un tā pieredze nav bijusi pozitīva. Mēs domājam, nē, šoreiz pamēģināju, nākamreiz vairs nebūs. Nākamreiz vairs nē. Tieši tāpēc, ja sevišķi jūs esat sākumā, esat jauns zīmols, noteikti parūpējieties par to, lai visi klienti būtu maksimāli apmierināti ar produktu, ar pakalpojumu, ko sniedzat. Jo otrai iespēja tas būs grūti.
Un atsauksmes, reputācija, tas ir tas, ko nāks veidot jau sākot no paša pirmā klienta. Un visbeidzot, ir lieliski, ja cilvēkiem šai auditorijai ir iespēja ieteikt arī citiem, sniegt labas atsauksmes un atkal arī šeit parūpējieties par to, nodot iespēju, sniedzot informāciju, ka auditorija var atsūtīt atsauksmes, var rakstīt jums WhatsAppā, Facebookā, kādā citā kanālā, kā arī atstāt šīs atsauksmes atbilstoši jūsu zīmola veidam. Varbūt tas būs TripAdvisor. Varbūt tas būs vienkārši Google atsauksmes, vai Salīdzina.lv atsauksmes, vai kur pirkt LV, šo cenu salīdzināšanas servisu atsauksmes. Varbūt tas būs Facebook. Vērtējiet un skatieties, kā komunikācijā ar savu auditoriju iekļaut arī šo atsauksmu pavaicāšanu. Bet nedariet to tā, it kā jūs vaicātu viņas, lai jūs vairāk varētu pelnīt. Nē. Noformējiet šo atsauksmu pavaicāšanu atbilstoši tam, ka mudināt auditoriju to darīt, lai arī citi varētu izmantot jūsu pakalpojumus, lai varētu atrast, lai varētu novērtēt. Esiet vairāk vērsti uz auditoriju. Palūkosim kādu piemēru, ar ko nereti nākas sastapties. Jā, šis ir mākslīgi veidots piemērs, bet paraudzīsimies, kā nereti nākas saskarties ar mājaslapām, kuras varbūt tikai nesen sākuši darbu, bet ar šo arī mēdz grēkot ar lielāku zīmolu. Ir mazliet situācija, ka jūs esat nonākuši kādā mājaslapā, kur līdz šim nav zinām, bet ieraudziet vai nu Salīdzina.lv vai Facebook, varbūt kāda Google reklāma. Jūs interesē pakalpojums. Jūs nonākat šajā mājaslapā, līdz šim nezinām mājaslapa, un pirmais, ko jūs redzat, kas jūs sagaida, hei, piesakies e-pasta jaunumu saņemšanai. Vai tas ir kaut kas tāds, kam tu piesakies, ieraugot šādu iespēju? Maz ticams. Jo tas būtu līdzīgi, kā mēs satiktos uz ielas, mēs sastarpēji neesam pazīstami, un es pēkšņi tev vaicātu, hei, iedod e-pastu. Šeit līdzīgi, mēs vēl neesam pazīstami. Neesam vēl pietiekami silts kā auditorija, lai es būtu gatavs šeit savus privātos datus sniegt. Kad mēs šo esam aizvēruši ciet, parādās iespēja jau, hei, piesakies paziņojumiem no mūsu e-veikala. Atkal kaut kas tāds, ko nepārāk mēs esam gatavi apstiprināt un izmantot. Kādēļ? Pirmkārt, jo mēs nezinām, kas mūs sagaida. Otrkārt, mēs nezinām, kā no šī visa atteikties arī nākotnē. Mēs kādu laiku labi esam pavadījuši, nākamais čatiņš izlec ārā. Hei, kā var palīdzēt? Un, protams, vissliktāk ir tad, ja šis jautājums, kā var palīdzēt, apstājās ar atbildi, ka piedošana, mums visi operatori šobrīd aizņemti, vai arī rakstiet mums darba laikā rakstiet. Un īsti tad palīdzēšana nekāda nesanāk. Līdzās tam visam dažādi paziņojumi, īpašie piedāvājumi, akcijas, citi iegādājās, apsveicam tos, kuri arī spēj šeit kaut ko nopirkt. Un, protams, beigās arī šī juridiskā puse, dažādas sīkdatnes, cepmeņi, kas lec ārā, kas ir jāapstiprina. Un beigās digitāla mārketinga speciālisti varbūt pārblīvē ar modernām tehnoloģijām, modernām iespējām šo mājaslapu, aizmirstot pašu galveno. Kāda ir klienta vajadzība, kāds ir klienta ceļojums. Atnākt, aplūkot, iegādāties. Un tad šo visu salikot kopā, bieži vien uzņēmumi, organizācijas vaicā. Bet kā mēs varam vēl vairāk uzlabot mājaslapu? Nav jums jāizmanto visas digitāla mārketinga iespējas. Fokusēties, un šeit gadījumā prioritāte ir jūsu klients, nevis jūsu prasmes izmantot desmitiem dažādu tehnoloģiju, kas papildinās jūsu mājaslapu. Tieši tāpēc digitāls mārketings bieži vien ļoti fokusējas uz šo konversiju sasniegšanu. Vairāk pieteikumi e-pasta jaunumiem, čata sesijas, vēl kaut ko, lai būtu arī pirkumi, tos var tomēr neaizmirst. Bet vienlaikus, kas notiek? Tas viss ietekmē lietotāju emocijas. Vai šāda lapa tevi mudinātu palikt ilgāk? Diez vai. Ja ir alternatīvas, ir citas iespējas, tu noteikti vērtēsi lapu, kura tā nedara, kur tomēr vairāk vērst uz to, kā tev palīdzēt, kā iepazīstināt ar produktu, nevis piedāvāt tik daudz nevajadzīgas liekas informācijas. Mēs nonākam pie tēmas, kur mēs mazliet ieskatīsimies, un tā ir lietotāja pieredze. Katra darbība, kuru mēs veicam, kas ir vērsta uz klientu, mums jādomā par šo klientu apmierinātību. Un tad tas ir solis uz panākumiem. Jo
Sajūtas, tā ir lietotāja pieredze. Nav runa par to, cik daudz mēs parādīsim reklāmu vai cik bieži mēs uzrunāsim mūsu auditoriju. Svarīgākais, kādas sajūtas mēs veidojam. Kādas ir šīs sajūtas apmeklējot mājaslapu, izmantojot aplikāciju, lietojot paša zīmola produktus, apmeklējot fizisku veikalu, runājot ar uzņēmumu pārstāvi. Lūk, šie visi saskarsmes punkti arī var miedarboties un veidot klienta ceļojumu. Ja jūs veicat pasūtījumu internetu veikalā, viss bija lieliski, bet ja jums klienta konsultants, kurš apstrādā šo pasūtījumu, piezvanīs un runās nepārāk laipni, jūs varat pieņemt lēmumu tomēr, ka nebūs. Es tomēr nevēlos jums komunicēt turpmāk, varbūt iegādāšos kur citur, kur varbūt man pat nezvanīs. Vienkārši es veikšu pasūtījumu, visa informācija būs e-pastā un man nebūs vajadzības sarunāties. Viens no lietotāja pieredzes stūrakmeņiem ir lietojamība. Gribās piebilst, ka lietotāja pieredze ir daudz plašāka. Lietojamība ir tikai daļa no tā. Un lietojamība sevī iemieso to, vai mēs fiziskā līmenī varam izmantot šo dizainu, šo produktu. Un te ir vairāki piemēri. Viena tipiska lietojamības iezīme ir kontrasts, lasāmība, un mums jāvērtē, vai saturs, ko mēs veidojam, vai dizains, kur mēs īstenojam, vai sociālo mediju ieraksts, ko mēs piemēram taisam, vai viņi ir atbilstoši auditorijai, vai viņi var patērēt, vai viņi var izlasīt. Lūk, piemērs no Cash & Carry izvēles. Ar grūtībām mēs varam izlasīt, kas tur rakstīts. Līdzīgi kā Omnivas pakomātu reklāma. No visas informācijas, kas būtu būtiskākā, tātad šie jaunie pakomātu adreses, viņi to uzlikuši visnardzamākajā veidā. Balti burti uz gaiša fona un izlasīt ir ļoti grūti. Ja cevišķi, ja mēs esam spilgtā saulē, mobilā ierīce var būt ļoti dažādās vietās, un tad mums ir jāvērtē gan ekrāna izmērs, vai lasāmība pietiekama, vai kontrasts ir pietiekami labs. Ja mēs daudz strādājam sociālajiem mēdījiem, noteikti vērtējiet, kā primāri šie satura veidi dažādi, kurus mēs izmantojam, kā viņi izskatās sociālajos medijos, mobilajās ierīcēs. Tas pats arī ar mājaslapām. Vērtējam, skatāmies, kā izskatās mobilās ierīcēs. Un šeit piemērs no CS alus. QR kods sociālajos medijos, bet kur mēs izmantojam sociālajos medijus? Tālrunī. Un tad ir jautājums ļoti vienkārši. Kādēļ QR kodu, kādēļ vispār elementus, kurus nevar izmantot? Tieši tādēļ arī skatāmies, veidot dizainu, veidot komunikāciju, skatāmies, ja to nevar lietot, tas ir pirmais solis, mēs metam ārā. To nevajag. Vai arī uzlabojam, ja tas ir vajadzīgs. Ja cilvēks var lietot saturu, ja tam ir pievienota vērtība, tas veidos jau pozitīvu lietotāju pieredzi. Mobilais dizains, ko tikko pieminēju saistībā ar sociālajiem tīkliem, sociālajiem mēdījiem, noteikti ir jāvērš uzmanība, testējot, kā lietotāji tiek galā ar uzdevumu mobilās ierīcēs. Neredz sociālajā mēdī un ar virzību tālāk uz jūsu mājaslapu ir saistīta to, ka cilvēkiem ir zema motivācija. Uz sociālajiem mēdījiem mēs nenākam kaut ko iegādāties. Mēs nākam apskatīties, kas citiem jauns, sev parādīt, bet ļoti reti mēs domājam, hei, kaut ko varētu iegādāties, kaut ko varētu nopirkt. Tos biežāk mums mudina reklāma vai virzas kādu mājaslapu, un ja cilvēks nonāk atkal šajā mājaslapā, viņam nav vērts to darīt, viņš neturpinās komunikāciju jums, dosies kur citur. Šo arī ikdienā pavērojiet paši, pavērtējiet, kā jums veicās ar reklāmām, ar tālāko komunikāciju, cik viņas ir iedvesmojošas, cik viņas ir iesaistošas, vai tālākie soļi ir vienkārši vai tomēr sarežģīti. Trenējiet arī paši savu izvērtējumu, saprast, ko es te darītu labāk, kas te pietrūkst, kā darīt lietas savādāk. Kā nākamā soli mēs paraudzīsimies jau tālāk par pašu digitālu mārketinga plānošanu, ieskatīsimies dažādās stratēģijās, un arī šeit aicinu un mudinu pavērtēt no savas pieredzes, padomāt, kur jūs līdzīgs piemērs redzējuši. Un tas arī labāk palīdzēs saprast, kā šī komunikācija tiek veidota, kā digitāls mārketings strādā, kas tam lācītim ir vēderā. Un plānojot, ir jāizvēlās pareizie rīki, pareiziem uzdevumiem, kuri mums ir paredzēti.
Digitāla mārketinga stratēģija. Vēl kāda definīcija, kura šeit tomēr iedarās un būtu vajadzīga. Tātad tā mums ir plāna izveide, lai mēs kā organizācija varētu plānot digitālu kanālu rīku izmantošanu, lai sasniegtu mūsu biznesa mērķus. Un tas, ko mēs iepriekš pieskārāmies, primāri, tā ir mērķa autora definēšana. Jo tas noteiks visu tālāko komunikāciju. Mums nav jēgas komunicēt kanālos, izmantot dažādas sociālas tīklus vai citas iespējas, ja tur mūsu autorija nemaz nav. Tāpēc mērķa autora definēšana numur 1, tālāk jau pašu kanālu izvēle, konkrētas aktivitātes, saturs. Un tas viss nepieciešams, lai mūsu resursi tiktu izmantoti maksimāli efektīvi. Un vēlreiz šeit uzsverot galvenos punktus, kas bija iepriekš minēti: mērķis, auditorijas, saturs un kanāli. Aplūkosim, kādas ir digitālā mārketinga metodes. Mēs dažām no tām pieskarsimies dziļāk, bet šeit uzskaitīšu un parādīšu tās būtiskākās un populārākās. Satura mārketings, meklētāja programma optimizācija, jeb SEO, maksas reklāmas, meklētājā, banneru reklāmas, sociāla mediju mārketings, video mārketings, e-pastu mārketings, influenceri, viedokļu līderu, jau dāvāts ir par ietekmeļu mārketingu, tāpat arī partneru, jeb affiliate mārketings un viral mārketings. Jā, ir vēl dažādas citas metodes, kuras var izmantot, pielietot, bet mēs šobrīd iesaistīsimies mazliet arī tālāk jau tieši šajās. Nākamais solis ir platformas, jeb kanāli. Digitāla mārketinga kanāli. Kas tas ir? Platformas, kuras mēs izmantojam, lai sasniegtu šīs mērķa auditorijas. Mēs nododam ar šo kanālu palīdzību informāciju par savu zīmolu, preci vai pakalpojumu, vēstījumu kopumā. Mēs nododam saturu. Un mūsdienās kanāli tradicionāli dalās divās daļās. Ir tradicionālā medija un ir digitālā medija. Tradicionāla mediju sarakstā būtu ierasti televīzija, radio, drukātā prese, vides reklāma, bet arī mūsdienās vides reklāma jau kļūst diezgan digitāla. Daudziet redzam jau elektroniskus stendus, kuros šos klasiskos plakātus, papīra, drukātos vides stendus aizstājot digitāli, interaktīvi stendi, kur ir interesanti, saistoši, atraktīvi un arī ērtāk viņus var pārvaldīt. Digitālajie mediji savukārt šeit jau būtu kā mūsu uzņēmuma mājaslapa, sociāla medija, e-pasti, online maksas reklāmas, ko izmantojam, video mārketings. Šie ir kanāli. Un vēl mēs arī raugoties uz pilnīgāku digitālu kanālu sarakstu redzam, ka tās varbūt ir mobilās aplikācijas, dažādi blogi, nišas portāli, piemēram, Kursors LV vai mamām un tētiem LV, dažādi fórumi. Jāatzīst, ka Cēls, kā Latvijā lielākais fórums, jau ir slēgts, bet arī vēsturiski viņš ir bijis lielākais. E-pasta, vēstules sūtīšana, tas nozīmē, ka kanāls izmantojam e-pastu, dažādi online katalogi, un tas saraksts turpinās. Bieži vien katrai organizācijai ir savi kanāli, kurus viņi izmanto. Piemēram, mobila aplikācija nebūs pilnīgi visiem pieejama. Tad tā nebūs kā iespēja, ko izmantot. Un šī iespēja, kurus kanālus izmantot, kā tiem strādāt, primāri tas ir jūsu pašu plānošanas daļa. Izdomāt, atbilstoši mērķa auditoriem. Un šī kanāla izvēle un prioritātes, līdzīgi kā mēs veidojam mērķa auditoriju prioritātes, arī šeit, atbilstoši šīm mērķa auditorijām, izvēlieties kanālus, kur jūs komunicēsiet. Nesāciet izmantot kanālus tikai tādēļ, ka tas ir vienkārši. Vienā vakarā var izveidot ārkārtīgi daudz sociālo mediju profilus. Pinterest, Facebook, Instagram, draugiem LV, tā skaitā, un daudz cits. Bet vai tiešām auditorija tur visur ir? Jo jārēķinās to, ka katram kanālam nāksies arī veltīt resursus, publicēt saturu, kopt informāciju, atjaunot tur. Tieši tādēļ sarakstā pirmais solis, ko darīt, saprast, kur auditorija visbiežāk meklēs vajadzīgu informāciju par jums. Kur auditorija jau meklē, viņa jau ir silta, viņa ir motivēta, viņiem būs vienkāršāk strādāt, viņi pamanīs jūs. Tas ir tas, ko viņi meklē, viņi būs daudz vairāk gatavi iegādāties un pirkt, nekā tad, ja viņiem ir vajadzība, bet viņi vēl to nezina. Un šajā gadījumā klientceļojums ir īsāks, komunikācija efektīvāka un ir vērts sākt tieši ar šo auditoriju.
Un, ja arī būs kādas raizes ar jūsu mājaslapu, ar jūsu produktu, kaut kas pietrūkst, kaut kas nav, kaut kas varbūt ne līdz galam pabeigts, auditoriju tu vari piedot, jo viņi ir motivēti. Viņam ir vajadzība pēc šī produkta. Kad tas izdarīts, ka jūs pārbaudījuši, iztestējuši, iesaistījuši šo siltu auditoriju, jūs būsiet daudz gatavāk startēt uz nākamo punktu, uz nākamo soli. Kur internetu vidē ir atrodama auditorija, kuru varētu interesēt jūsu piedāvājums? Tie ir katalogi, sociāla mēdīju fórumi dažādi, ar kuriem nāktos strādāt, publicēt tur saturu, tā skaitā dažādas sociāla mēdīju grupas, Facebookā. Un pēdējais solis ir izvērtēt jūs pašiem. Vai jums ir svarīgi veidot patstāvīgu komunikācijas kanālu, kurā jūs veicināt lojalitāti? Piemēram, fokusēties uz Facebook lapu un veidot sekotāju skaitu, audzēt šo sekotāju skaitu. Varbūt tās būs Facebook grupas, varbūt tās būs e-pasta saraksts, varbūt tās ir WhatsApp grupas, kurā jūs veidojat interešu grupas un tam līdzīgi. Liekam šīs lietas kopā. Tātad ir metodes un ir kanāli. Ja mums ir plānots izmantot video saturu, mums ir tehniskas iespējas, vai arī mēs grasamies tādas sākt izmantot, un mēs redzam, ka auditorijā, kur mēs plānojam strādāt, viņiem ir saistoši redzēt saturu tieši video formātā. Viņi daudz laika pavada sociālajos mēdījos, patērē šo video saturu, atbilstoši izmantosim šos kanālus, kuros mēs varam publicēt video saturu. Facebook, YouTube, Instagram, TikToks un daudzi citi. Nākamais solis, ja mēs vairāk gribam ātrāku aktivitāti, mēs esam gatavi maksāt par reklāmām, varam izmantot dažādus sniegtos kanālus. Piemēram, tās ir Google reklāmas. Gan meklētājā reklāmas, ko mēs redzam, kad mēs kaut ko meklējam, gan arī dažādas banneru reklāmas, un arī YouTube reklāmas, kur mēs kaut ko skatāmies, kā citu saturu, un papildus mēs redzam, ir informācija no dažādiem zīmoliem, organizācijām, reklāmveidā. Ziņu portālos, Jaunsalvē, TVNet, Delfī. Redzam tik daudz reklāmas, un visbiežāk tās ir maksas reklāmas, kuras tiek rādītas. Vai arī tā ir paša portāla pašreklāma. Ja mēs izmantojam e-pasta mārketingu, tad arī šeit plašas iespējas. Varam veidot sarakstu ar klientiem, kuri vēlās saņemt šos e-pastus un sūtīt viņiem. Vienlaikus mums iespēja arī izmantot citu organizāciju e-pastu sarakstus, iegādāties tos un izsūtīt kādu dažādu asociāciju vai profesionālo kameru biedriem informāciju, kas viņiem var būt aktuāla. Un, visbeidzot, satura mārketings, kā mēs arī paskatīsimies mazliet dziļāk. Šeit izmantojam mājaslapu, sociālos medijus, e-pastus, lai saturu, kas mums ir, mēs virzītu jau tālāk uz priekšu ar satura palīdzību, piesaistīt auditoriju mūsu organizācijai, veidot šo uzmanības piesaisti un tālāk jau arī iesaisti. Turpinājumā paskatīsimies piemērus, kā tad šīs lietas mēs varam ikdienā redzēt. Maksas reklāmas numur 1 noteikums reklāmai jābūt saistošai. Ja reklāma būs neinteresanta, grūti lietojama, saskatāma, varbūt tādas būs animācijas, kuras pārāk ātri skrien uz priekšu, mēs šīm reklāmām neskatīsimies, mēs vienkārši laidīsim viņas tālāk. Un šeit daži piemēri, kur redzam, tas pats arī Circle K piemērs, kuram vēl nepielēc, te arī vārdu spēle, kas padara šo reklāmu interesantāku, bet, kas ir jāņem vērā, reklāmas dažādos portālos, taču pašā YouTube, tas būs materiāls, tas būs saturs, ar kuru mēs nedalīsimies tālāk. Ja vien nebūs kāds ekrāna uzņēmums, kuru mēs pārsūtam tālāk vai nobildējam ar telefonu un pārsūtam kādam. Piemēram, sociālajos tīklos gan reklāmas, kuras mēs redzam, visbiežāk mēs varam laikot, komentēt, šērot, un tas savukārt vēl vairāk veicina šo satura tālāku izplatīšanu, un atšķirībā no parastajām standarta reklāmām, banneri, sociālajos medijos šīs maksas reklāmas var darboties jau krietni savādāk, krietni veiksmīgāk. Tas ir piemērs, ka viens saturs dažādos kanālos var darboties arī dažādi rezultāti. Piemērs ar maksas reklāmu tieši sociālos tīklos. Redzam 2 piemēri ar automašīnām, ar kosmētiku, ar IKEA. Un dažādās reklāmas iespējas, dažādie vizuāli noformējumi, dažādie vēstījumi, tas viss mums ļauj veidot šo digitālu mārketingu daudz interesantāku un saistošāku.
Nevis tikai klasiski banneri, varbūt viena bildīte, papildus teksts un saiti, kas bija varbūt kādreiz. Un, protams, ka arī sociāla mediji paši līdzdarbojās, ir ieinteresēti, lai reklāmas būtu iespējams veidot vizuāli pievilcīgas, lai cilvēkiem tomēr viņas patikt, cik vien reklāmas var patikt, vai ne? Bet, lai viņas būtu vizuāli pievilcīgas, saistošas un būtu mazāk arī traucējošas, lai cilvēki arī reklāmdevēji būtu gatavi tērēt naudu un publicēt šīs reklāmas dažādos kanālos. Nākamais piemērs, ko mēs iepriekš pieminējām, ir maksas reklāmas, un šajā gadījumā tas jau ir Google meklētājā. Google meklētājā meklējot kādus atslēgas vārdus, redzam dažādas rezultātus. Un tie rezultāti, kas ir populāriem atslēgas vārdiem, tad mēs redzēsim visbiežāk tur lielāku skaitu ar reklāmām, līdz pat 4 reklāmām virs saucamajiem organiskiem, jeb bezmaksas rezultātiem. Redzam, arī šeit ir lielā skaitā, viņi šeit tiek publicēti. Remarketings, jeb atkārtotā reklāma. Šajā gadījumā reklāma veidotājs ņem vērā un izmanto datus, kuri ir pieejami par jūsu uzvedību. No Google, no Facebook. Noteikti esat redzējuši situācijas, ka esat kādu grozu pametis vai kāds konkrēts produkts skatījies, un pēc tam vai Facebookā vai kur citur parādās šie produkti, ko esat izmantojuši, vai arī parādās jau konkrēts vēstījums, līdzīgi kā šeit no Barboras, piemēram, tā maltīte palika uz groziņā, ļoti skaidri parādīts tas, ka mudina uz pirkumu pabeigšanu, ņemot vērā to, ka lietotājs nav pabeidzis pirkumu. Meklētāja programma optimizācija. Mēs domājam par meklētāju programmām, mēs domājam par Google. Google kā lielākais meklēšanas servis, un tieši tādēļ arī liela uzmanība tiek pievērsta tieši šim meklētājiem. Tas mērķis ir panākt saturam lielāku redzamību un auditorijas piesaisti Google organiskajos, jeb šajos bezmaksas rezultātos. Augstāk mēs redzam informāciju par reklāmām, bet zemāk savukārt parādās informācija tieši par bezmaksas, jeb organiski rezultāti, kurus mēs nevaram iegādāties. Tie veidojas dabīgi, tos Google veido un izlēma, kurš būs augstāk, kurš būs zemāk. Jā, tie ir bezmaksas rezultāti, bet šo rezultātu iegūšanai un pozīciju augstāk iegūšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Un tādēļ ir šī mārketinga stratēģija, kuru sauc par meklētāju programmu optimizāciju, veidojot saturu, audzējot šo reputāciju un audzējot šo atpazīstamību. Lai mēs daudz labāk varētu izvērtēt, kā mūsu mājaslapa darbojās un strādā, ir lielisks rīks, kas ir bezmaksas rīks no Google, to sauc par Google Search Console. Te arī zemāk ir norādīts saite, kurā varat iepazīties ar informāciju, kā tieši uzstādīt mājaslapai šo rīku, kā viņu izmantot un kā maksimāli iegūt vērtīgu informāciju tālākiem darbam. Ja jums ir mājaslapa, jums vienkārši ir jābūt šai Google Search konsolei, jo pat ja sākotnēji pašiem nebūs pieredzes darbam ar to, varbūt pēc kāda laika apgūsiet. Varbūt piesaistīsiet speciālistu, kurš strādās ar šo platformu, un tad šie dati būs zelta vērtībā. Būs ļoti noderīgi, lai saprastu, kā labāk strādāt ar Google optimizāciju, meklēt idejas, jaunu satura izveidei. Vēl kāds rīks, kas ļoti noderīgs no Google puses, to sauc par Google My Business. Un šīs servisa mērķis ir pārvaldīt organizāciju Google Maps un Google rezultātos. Noteikti esat ievērojuši brīdī, kad jūs meklējat kādu organizāciju, kādu pakalpojumu, redzat vai no rezultātu sānu daļā, vai šādā veidā, kā redzam tāda saucamā trīspaka, parādās karte, parādās konkrētas organizācijas jau piedāvājumi, kur redzēt arī atsauksmes, nosaukumus, adreses, darba laikus, vispārējo. Un šādā veidā jūs jau varat pārvaldīt, kādu informāciju jūsu auditorija redz par jums Google meklētājā. Ja lietotājs atnāks uz Google, meklēs jūs, ierodīs šodien darba laiks jums ir līdz 6:00, piemēram, bet lietotājs aizbrauc uz jūsu fizisko veikalu un redz, ka tomēr tieši šodien jūsu darba laiks būs līdz 5:00 tikai, ja, un tas jau ir nokavēts. Ko cilvēks vainos jūs vai Google?
Visticamāk, tomēr šo pašu zīmolu, kurš nav informāciju atjaunojis. Un tieši tādēļ šo saucamo higienas saturu, minimālo saturu, kas jums ir, atjaunojam. Ieliekam darba laikus. Aicinam cilvēkus arī atsauksmes pievienot un arī pašiem iesaistīties, lai cilvēki to darītu un pievienojot atsauksmēm arī atbildes. Labas vai sliktas atsauksmes, sniedziet atbildi. Tas palīdzēs arī labāk saprast pārējiem, kur lasa atsauksmes, to, ka it sevišķi sliktām atsauksmēm jums nav vienalga, jūs esat gatavi uz viņiem atbildēt, jūs esat gatavi risināt šo situāciju. Sociālo mediju saturs, kas nav apmaksāts, ja organiskais, dabīgais saturs, šeit atkal, ja mēs vedam interesantu saistošu saturu, auditorija būs ieinteresēta, atstās laiku, miedarbosies ar jums, un tie būs signāli arī pašam Facebookam, Facebook algoritmiem, ka šis ir vērtīgs saturs. Un kādēļ? Sociālo mediju būtība ir tas, ka mēs pavadam laiku, jo vairāk laika pavadam, jo vairāk sociālo mediju īpašnieki var radīt reklāmas. Tātad mūsu laiks, mūsu uzmanība pret reklāmām, kuras vairāk var radīt. Vairāk pārdotas reklāmas, lielāki ienākumi. Tieši tādēļ saturs, kurš būs saistošs, interesants, viņš iegūs arī augstāku novērtējumu, augstāku publicitāti no Facebook algoritmu puses. Ja saturs nebūs interesants un tik aizraujošs, nebūs šie rezultāti, un, lai panāktu augstāku auditorijas sasniedzamību, plašāku redzamību, nāksies maksāt. Tas ir tas veids, kā vienkāršotā veidā mums jāpieņem lēmums. Vai nu veidojam interesantu, aizraujošu saturu, vai arī būtu mazāk aizraujoši, bet esam gatavi maksāt. Izņēmuma gadījums būtu konkursi dažādi, jo šeit varbūt mazliet vairāk tāda mākslīga iesaiste sanāk, jo arī sociālos medijos, noteikti paši ievērojuši, ir daudz cilvēku, kur piedalās visos konkursos. Viņi arī monitorē, ir arī grupas, kurās tiek publicēti dažādi konkursi, un tad cilvēki informācija mainās un maksimāli daudz arī tajos piedalās. Vai viņi ir jūsu mērķa auditorija, vai viņi kļūstot par jūsu Facebook lapas sekotāju, kļūst par jūsu patiesiem klientiem, maz ticams. Bet labākais iegums no tā, protams, ka šis skaitlis Facebook sekotāju skaita pieaugums ir patīkams, un arī tas var radīt pirmajā uzmetienā vismaz uzticamību, ka nav tā, ka mums ir Facebook lapa un tur tikai 20 sekotāji. Tas var palīdzēt, bet konkursa rīkošanā ir ievērot arī Facebook noteikumus, par tiem arī varat iepazīties arī Facebook palīdzības lapā. Daudz un dikti populārs izmantots veids saturam arī ir dažādi storiji, tie būt arī jau video formātā, kā Reels, un arī šeit varat izmantot gan reklāmas formātā, gan arī publicēt ikdienas stāstiņus, parādīt ieskatu savā ikdienā no uzņēmuma, padarīt šo saturu dinamiskāku un interesantāku, saistošāku. Vīrusu veida mārketings, jeb viral mārketings, aplūkosim dažus piemērus, kā tas strādā. Jo, kā minēju iepriekš, sociāla medija ir ļoti pateicīga to, ka cilvēki diezgan vienkārši var pārpublicēt tālāk šo informāciju, un ja tas būs kaut kas vērtīgs, kaut kas saistošs, kaut kas interesants, cilvēki to gatavi darīt. Un šeit kā tāds liels viral mārketinga piemērs ir kafejnīcas Bērns, kas ir atrodas Plācī, netālu no Straupes, un viņi pirms vairākiem gadiem nāca klajā ar šādu piedāvājumu, ko sauc par izaicinājums. Un viņi piedāvāja, ja šo milzīgo porciju apēd pusstundas laikā, tad par šo porciju nav jāmaksā. Un bija ļoti daudz gribētāju, daudz ieinteresēti, redzam arī šeit liels reakcijas skaits, cilvēki šēroja, cilvēki komentēja, un tas iegūra papildus publicitāti. Tā skaitā arī Delfī rakstīja par šo visu, kā tad cilvēkiem gājis, kā ir mēģinājuši, un tālāk arī kafejnīca Bērns, viņi izmantoja šo saturu kā ikdienas saturu, ko publicēts sociālajos medijos. Viņi stāstīja par dažādiem interesantiem gadījumiem, kā kuram ir veicies ar izaicinājumu pievarēšanu, vai tieši otrādi nav sanācis. Līdzīgs piemērs arī šeit siltumnīca24.lv reklāma, kas tika publicēta Covid laikā, ka daudzas iespējas bija liektas, un tā skaitā arī baseini bija slēgti, un redzam šeit zem nosaukuma parādās arī vārds, ka tas ir sponsorēts, tātad tā ir reklāma. Un, kā redzam, jebkuram saturam, kas varbūt ir ar potenciālu kļūt vīrusveidīgs, arī tam ir vajadzīgs pagrūdiens.
Un pēc tam jau cilvēkiem tas patīk, cilvēki atzīmēja ar reakcijām, ka patīk, komentē, šēro. Un, protams, tā ir papildus publicēta arī zīmolam, kurš to veids. Tāpat arī piemērs šeit no Valdlauča ādas un apavu darbnīcas. Un, protams, ir noteikti bijusi augsta motivācija kādam veikt pasūtījumu, lai šos zābakus principā metam ārā, tiešām arī atjaunotu, bet arī meistara rokās tas ir izdarīts. Un, kā redzam, bez lielas reklāmas, protams, ka cilvēki ļoti novērtē gan šo meistaru darbu, gan vispār šo situāciju kopumā. Viņi dalās sociālos tīklos ar šiem piemēriem, un viņiem tas ir saistoši. Vēl kāda iespēja ir reālā laika mārketings. Mūsdienās notikumi dažādi notiek ne tikai tradicionāli ārpus digitālas vidas, arī digitālā vidē. Un šeit kāds piemērs no Lidl atklājuma un vilšanās grupas, kur arī kāda sieviete dalījās savu iepirkšanās pieredzi. Viņa publicēja, un burtiski pēc 1 vai 2 dienām arī Lidls ātri vien reaģēja ar atbildi par reklāmu, jo šeit bija galvenais atslēgas vārds nafta, un līdz ar to arī viņi publicēja šos pašus čipšus ar saukli ēd kā naftas magnāts. Bet saistībā ar Lidl un reālā laika mārketingu noteikti viens no tiem populārākajiem veidiem ir arī banāni. Tad, kad Lidl ienāk kādā jaunā tirgū, viņiem ir tāds standarts publicēt īpaši jaudīgas cenas tieši banāniem. Protams, tas radīja tādu, šajās konkrētajās dienās radīja tādu lielu interesi par banāniem, un to izmanto arī citi zīmoli, kā Benoptieka vai Ikea vai arī Omniva, lai piedāvātu kaut ko saistībā ar banāniem. Video mārketings, un šeit, kā redzam, video mārketings strauji attīstās. Tie dažādi kanāli, sevišķi Reels, vertikāli video, YouTube Shorts, TikToks un daudz citi. Un šeit arī var publicēt saturu, kas ir būt plašāks, interesantāks, jau klasiski horizontālā veidā, vertikāli tiek publicēts saturs, bieži vien īsāks, bet arī paudīsimies tālāk uz kādu piemēru par dažādām reklāmām, kas var būt arī īsas un kodolīgas, līdzīgi kā šeit piemērā. Varbūt tavs pirkums attaisnos cerības. Tavs maksājums noteikti. Visa droši maksājumi. Lūk, šajā piemērā redzam, ka reklāma ilga vien 6 sekundes, un to sauc par YouTube bumperāts. Un šādas reklāmas jūs pat esat ieraduši kādreiz viņas izlaist, jeb parādās zīmīte, skipēd. Šīs nebūs iespējams tās ļoti ātri, varbūt biežāk, bet lēnām pilina kaut kādu galveno vēstījumu, ko vēlās pateikt, izmantojot video kanālus. Parodīsimies tālāk uz kādu citu, jau mazliet garāku piemēru par bikšu bāzi. Video mārketings tika publicēts sociālajos medijos, un šī reklāma ar vienu ir rotācija, ar vienu ir redzama, ar vienu jūs viņu varat sastapties, un palūkosimies, ka saistošu un interesantu reklāmu var izveidot diezgan vienkārši. Un jādod šeit papildus konteksts, ka tas bija brīdis, kad daudz veikalu tika slēgti Covid dēļ, un arī pašiem uzņēmējiem nācās būt radošākiem un iet pie saviem klientiem mazliet netradicionālākā veidā. Palūkosimies, kā šeit to darīja bikšu bāze ar vēstījumu tieši vīriešiem. Sveiki, kungi! Veikals bikšu bāze jau 10 gadus. Forši pārdevēji izmēru nosaka uz aci. Varam tā turpināt arī internetā. Tāpēc esam izdomājuši 3 pavisam vienkāršus soļus. Solis numur 1. Pasaki man savu augumu un svaru, bet te tikai nemānies. Saki tādu, kāds viņš tev ir šodien, nevis tādu, kāds viņš bija ārmijā vai kaut kur vidusskolā. Solis 2. Izmēri savu jostu. Parādīšu, kā to daru es. Ņemam savu jostu, paņemam kādu metramēru un mēram no sprādzes augšējās daļas līdz ienēsētajam caurumam, uz kura jūtamies visērtāk. Solis numur 3. Pasaki man, kas tu esi vairāk? Stilīgais vai ērtību cienošais? Iegaumē šos faktus, atsūti man uz norādīto telefonu numuru. Gaidīšu pasūtījumus. Čau! Lūk, kā redzam šajā salnošu īsajā video, ļoti konkrēti tika pateikts, kas ir jādara. Interesantā veidā šī informācija tika pasniegta, un to arī novērtēja auditorija, ļoti daudz skatījumi.
Un kas vēl būtiskāk, ļoti daudz arī komentāri, kur atzina, ka tiešām iepriekš nebija nekad iegādājušies bikses internetā, bet tas bija ļoti veiksmīgi. Un, kas ir interesanti, ļoti daudz arī sievietes teica, ka vīriešiem, saviem vīriem ir pasūtījuši bikses un ļoti priecīgas par šo. Tātad, kas ir svarīgi, ka ne tikai reklāma to saka arī patiesas cilvēku pieredzes, viņu atsauksmes, un tieši tāpēc šī reklāma viņa ar vienu var rotēt, var darboties, lai cik gadi jau pagājuši, viņa ar vienu veiksmīgi strādā un piesaist ar vienu jaunus klientus. Un zemāk arī te ir saite uz šo Facebook ierakstu, tur var apskatīties viņu un apskatīties arī pašus komentārus. Influencer mārketings viennozīmīgi ļoti populārs veids, kā iesaistīt influencerus, lai panāktu kaut kādu satura nodošanu auditoriem, kurām jūs vēlaties strādāt. Tie būtu gan konkursi, dažādas sadarbības vai vienkārši produktu izvietošana. Un jāatzīst, ka influencer mārketings, ja vien tas nav kāds konkurss vai īpašāks atlaižu kods, kuru jūs varat reģistrēt, uzskaitīt, līdzīgi kā cits mārketinga aktivitātes, nevienmēr ļoti uzreiz var konkrēti izmērīt. Ja vien nav situācija, ka jums ir influenceru sadarbība, un tad jūtat, ka ir pieaugums tieši no šīs aktivitātes, ko jūs veicat. E-pasta mārketings. Šeit, pirms jūs ķeraties klāt pie e-pasta mārketinga izvērtēšanas, jāatcerās prasības, kuras nosaka personas datu aizsardzību. Tieši būtiskākais nedrīkstam sūtīt kaut kur paņemtiem e-pastiem bez nepārprotamas klienta piekrišanas, ka viņi ir ar vēlmi šos e-pastus arī saņemt tieši kā mārketinga ziņojumus. Un, ja jūs esat uzstādījuši šo e-pastu savākšanu, e-pastu adreses arī apkopojot atbilstoši visām prasībām, tad jūs varat izmantot e-pasta mārketingu. Mans ieteikums izmantot kādu no e-pasta mārketinga platformām, kurās jau ir šīs prasības īstenotas, jums pašiem būs ērtāk visu to pārvaldīt un arī kopumā arī veidot šo saturu, noformēt. Mūsdienās ir plašas iespējas izmantot dažādus servisus kā MailerLite vai citus. Lielākais izaicinājums ir arī pārliecināties par to, ka e-pasti, ko jūs sūtat, viņi ir pietiekami efektīvi, skaidri un darbojas arī bez attēliem. Tas, ko ikdienā nāks redzēt bieži vien, ka tiek sagatavots e-pasts, tas tiek izsūtīts, bet lielākais akcents tiek likts uz attēliem, bet lietotājs saņemot e-pastu šos attēlus neredz. Līdzīgi kā, piemēram, redzam šeit, mums rūp jūsu viedoklis, bet nobalsojot, cik saistoši tev ir šī ziņa, ir grūtības, jo nav īsti skaidrs, kur jāklišina. Un līdz ar to arī zūd šī motivācija kaut ko tālāk darīt un turpināt. E-pastiem arī ir jābūt tā pievienotā vērtība kā jau visam. Ir jāvērtē tas, kādu vērtību mēs sniedzam. Vai mēs nedaram pārāk bieži šos e-pastu sūtījumus, mēs neveicam sūtīšanas, dažādas kampaņas. Un ideāli, ja mēs varam personalizēt šo klientu pieredzi, papildinot, līdzīgi kā šeit piemērā, ka ir e-pasts klientu un organizācijas sadarbības jubilejā. Un nevis klientu jubilejā, kad jau tā jubilāram ir noteikti daudz e-pastu, daudz apsveikumi, bet tieši dienā, kad klients pirmo reizi veic pirkumu pie jums. Tie ir dati, kurus jūs varat izmantot, un ja cilvēks ir piekritis arī dažādu mārketinga ziņojumu saņemšanai, tad varat izsūtīt un pat izteikt kādu pateicību, aizsūtīt kādu atlaižu kodu. Tātad, tajā brīdī, kad mēs komunicējam, domājam par vērtību, kur mēs sniedzam mūsu auditorijai. Jebkuram e-pastam, un tā skatā arī SMS vēstulēm, kuras mēs sūtam, ir jābūt arī iespēja atrakstīties un noteikti šo neaizmirstam. Te kā cits piemērs ar SMS mārketingu, kā iepriekš minēju, e-pasti, telefona numuri, tā visa privāta informācija, un ja mēs esam gatavībā sūtīt kaut ko, ir jābūt pārliecībai, ka mēs esam korekti šos datus savākuši, kad cilvēks devis nepārprotam piekrišanu šo datu izmantošanai un šo e-pastu saņemšanai. Šeit gan mazliet ir piemērs no Bolt, kur viņi ir pārcentušies, sakot kādas lieliskas ziņas, jo viņi ir paaugstinājuši Bolta braucienu cenas Ventspilī. Diez vai tiešām tā arī būtu. Nākamais veids, kā mēs varam īstenot mārketingu, tas ir partnermārketings. Un šeit gribētu īpaši šo izcelt, jo tā lieliski iespēja arī tiem, kuri varbūt uzreiz nav gatavi veidot savu internetu veikalu. Tā ir iespēja startēt digitālā mārketingā, pielietot zināšanas, pārbaudīt un testēt,
vienlaikus neveidojot pilnībā varbūt savu zīmolu, bet atbalstīt, sadarboties ar kādu citu zīmolu. Paraudīsimies, kas tas ir. Partneru mārketingā galvenais mērķis ir piesaistīt kvalitīvu auditoriju, kura veiktu pirkumus vai citas konversijas. Un šeit savukārt jūsu partneris, viņš maksā jums komisijas naudu par konversijām, piemēram, par viesnīcas rezervācijām vai par aviobiļešu rezervācijām vai citu veidu notikumiem. Un tradicionāli tās ir būt 5–10% no pirkuma vērtības. Kas būtiskākais, ka jums partneris nodrošina unikāls tieši jums saites, ar kuru palīdzību tiek reģistrēta darbība aktivitāte partneru mājaslapā. Un šādā veidā tad partneris savukārt zina, ka tieši jūs piesaistīs šo klientu un jums pienākās komisija. Un te ir veiksmīgi tas, ka mums nav vajadzīgs e-veikals. Mums ir mazāka atbildība, un mēs varam izvietot mūsu mājaslapā šīs saites, bet te jādomā par saturu, kas būs tas, kā mēs šo auditoriju piesaistīsim, kā mēs viņu virzīsim tālāk uz priekšu. Un arī, ja jūs paši startējat kā jauns uzņēmums, jūs varat sadarboties ar unikālu šo pasūtījumu saišu, unikālu pasūtījumu kodu palīdzību ar influenceriem, tādā veidā arī veidot šo partneru mārketingu. Pasaulē ir vairāki arī partneru programmu tīkli, ir individuāls programmas, šeit ir uzskaitīts viņas, ja jūs interesē šī tēma, varat aplūkot, paskatīties un pasīties arī piemērus, tad, kad no Latvijas, kā piesaistīt auditoriju un tālāk virzīt jau uz šiem partneru mārketinga saitēm. Un atšķirībā no klasiskās reklāmas izvietošanas, kur notiek vienošanās, piemēram, mēnesī maksās 100 eiro šī reklāmas banera izvietošana, tad šeit savukārt partneru mārketinga gadījumā arī pats satura veidotājs ieinteresēts, lai cilvēki būtu motivētāki, lai autori būtu kvalitīvāki, lai būtu vairāk pirkumi, un tas vairāk arī sniegs šim satura veidotājiem papildus ienākumus. Vairāk piemēri, ko redzam saistībā ar ceļojumiem, tripdis.eu, travelfree.info, varbūt ir dzirdēts mājaslapas, kurās arī bieži vien tiek publicēti dažādi piedāvājumi, un šīs lapas pelna gan ar reklāmu palīdzību, redzam, izvietots arī reklāmas pietiekami daudz, gan arī klikšķinot uz dažādām saitēm, kur iegādāties aviobiļetes vai veikt viesnīcu rezervācijas. Jūs veicat rezervāciju, jums nav nekāds papildus izmaksas, bet savukārt lapas īpašnieks saņem savu komisijas procentu par to, ka viņš piesaistīs ar auditoriju tālākiem pirkumiem. Lūk, tas ir partneru mārketings, un, kā minēju iepriekš, bieži vien tas ir veiksmīgs veids, kā piesaistīt auditoriju, sākt savu zīmolu. Lūk, šeit vēl kāds piemērs no manas puses, viens no maniem projektiem, kas arī ir kā partneru mārketings, jau vairāk kā 12 gadus projekts, grāmatu cenu salīdzināšanai, un darbojamies arī visā pasaulē. Un tas, ka tā ir Android un iOS aplikācijas, un darbības pamatā ir tas, ka mēs saņemam komisiju par veiksmīgiem pirkumiem no grāmatu lasītājiem. Kā nākamais līmenis partneru mārketingam ir tiešās piegādes, jeb tas uzmēs dropshippings. Un šeit jau gan ir biežāk tas ir kā e-veikals, bet bez savas noliktavas. Un mēs uzticam šo preču piegādi, nosūtīšanu jau kādam mūsu partnerim. Un mēs varam veidot savu online zīmolu, apgūt līdz ar to e-komercijas pamatus. Un Latvijā viens no tādiem lielākajiem dropshipping piemēriem tas ir Printful. Kāds notiek? Mēs reģistrējamies Printful mājaslapā un iegūstam papildus informāciju, papildus rīkus, papildus profilu, lai izveidotu savu produktu klāstu, varam pievienot savus dizainus un tālāk jau sākt e-komercijas darbību. Un šajā gadījumā e-komercijā, saņemot paciņas, nosūtot, lietotāji redzēs jūsu zīmolu. Šeit piemērs, ja tas nav Printful zīmols, tas ir parādās informācija, it kā tas būtu no jums nācis, bet savukārt adrese gan ir Printful. Un šeit kāds piemērs no kāda dizaina e-veikala, kas izmanto tieši šo Printful. Viņi veido retro stila krūzītes, pilvenu sagas pārvalkus, redzam, izveidojuši tādu nišas produktu, nišas internetu veikalu, un tālāk jau paši veido cenas, nosaka, ņemot vērā arī pašu produktu izmaksas. Produktu izmaksas noteiks Printfuls, jūs paši varat izlemt, cik procentuāli jūs vēlaties likt savu uzcenojumu. Kanāli, mērķa autorijas, mērķu, mēs esam daudz runājuši, palūkosimies par saturu. Saturs ir karalis, saturs ir daudz vairāk nekā tikai teksts vai attēli. Ietver visu, kas tiek izmantots, lai mēs
uzrunātu mērķa auditoriju. Unikāls, aizraujošs, iesaistošs saturs palīdzēs jums izcelties konkurentu vidū. Tieši tādēļ par to ir vērts domāt un skatīties, bet pirms ķerties klāt, jāsaprot saturs, kur mēs veidosim, vai tas būs vajadzīgs saturs, vai tas būs pievilcīgs saturs. Un šeit mums ir lielas divas daļas. Ir meklēšanas mārketings, kurā auditorija vēlas atrast tevi. Lietotājiem jau ir noteikts vajadzības, vēlmes, viņš meklē informāciju, viņš meklē varbūt arī tavu produktu pat uzreiz, bet primāri, lai apmienātu savu vajadzību. Un otrā pusē savukārt ir reklāmas un sociālo mediju mārketings, kurā tu vēlies atrast auditoriju. Auditorija piesaista, kā mēs jau pažinām, dažādi izklaides saturi, interesanti video, kaut kas, kādi jociņi vispārējais. Un visbiežāk šis interesantais saturs nebūs vērsts uzreiz uz pašu pirkumu veikšanu. Vairāk uz uzticamības veidošanu, uz atpazīstamību, uz klientu piesaisti un tikai varbūt pēc tam beigās būs arī pirkums. Kādēļ vispār mums ir vajadzīgs saturs un kā domāt par šī satura virzīšanu uz priekšu? Numur viens, mēs izmantojam to, lai mēs uzrunātu auditoriju. Mūsdienās arvien vairāk auditorija, gan tehniski iemeslu dēļ, kā reklāmu bloķētāji, gan arī tīri psiholoģiski, viņi neredz vairs bannerus. Tos uz banneru aklumu. Kaut kas kustās, kaut kas atgādina banneri. Mums prāts jau ir uztrenēts tā, ka mēs to ignorējam. Rezultātā tehniski banneris ir, banneri mēs redzam, bet vienlaikus ir neredzam. Tātad banneru aklums. Papildus atrodamība, veidojot saturu, mēs iegūstam jau plašākas iespējas arī, kad cilvēki mūsu Google meklētājā atradīs. Atgādināšu, meklētājā cilvēki ir motivētāki. Es domāju, ka arī jūs nezināt nevienu cilvēku līdzīgi kā es, ka būtu kāds, kurš dotos uz Google meklētāju, lai izklaidētos. Jūs sēžat kaut kur, gaidat, kā veikt laiku, varētu kaut ko Google pameklēt kaut ko. Ļoti reta reize būs, ka izmantosiet to, ka izklaidi. Sociāla medija, jā, Google meklētājs tomēr būs auditorijas vajadzības, līdz ar to arī jums saistošāk, interesētāk auditorija. Uzticamība, attiecības ar auditoriju, kvalitīvs saturs palīdz zīmolam, organizācijai kopumā veidot šo uzticamību. Jūs esat kā padomdevējs, kā eksperta tēls, jūs sakat, man var uzticēties. Varbūt nevienmēr to sakat tiešā veidā, bet jūs to noradat ar saturu, ar piemēriem, ar jūsu kompetenci, jūsu ekspertīzi. Un palielināta iesaiste, ja cilvēkam saturs ir saistošs, interesants, viņš dalīsies, komentēs, iesaistīsies. Tas palīdz mums palielināt, paplašināt mūsu auditoriju, kur mēs vēlamies strādāt. Un, protams, tas veicina arī pārdošanas iespējas, jo saturs palīdz vadīt šos klientus pirkšanas ceļā. Mums ir kaut kas jāizvēlās, kaut kas jāiegādājas, mums ir jautājumi rodās, bet kas te, ko izvēlēties, ko labāk? Un pretī esat jūs. Lai jūs no šīs sākotnējās intereses līdz lēmumu pieņemšanai spētu klientu vadīt, palīdzēt, atbalstīt un klientu novērtēs. Jebkurā brīdī, kad jūs domājat par satura veidošanu, padomājiet par pievienoto vērtību auditorijai. Ko jūs varat sniegt auditorijai? Un šeit ir saraksts, ko pats izmanto ikdienā un arī bieži vien nodara, lai saprastu, veidot saturu, kuram no šiem punktiem tas atbilst. Vai palīdz man iegādāties, vai palīdz attīstīties, vai varbūt vienkārši izklaidē mani. Arī šo sarakstu iesaku jums pašiem izveidot, domājot par saturu, uztaisīt, varbūt papildināt ar kaut ko citu atbilstošu jūsu vajadzībām, bet arī pašiem būs izaicinoši. Paņemiet savu produktu un padomājiet, vai es varu radīt saturu, kurā es varētu paskaidrot, kā mans produkts palīdzēs šai auditorijai vairāk attīstīties un mācīties. Vai, piemēram, veļas mašīna, vai tā spējams kaut ko iemācīt un attīstīties? Sākumā droši vien teiksiet, nē, tur nav nekas tāds. Bet varbūt ar laiku, varbūt runājot ar auditoriju, varbūt sapratīsiet, bet hei, mums ir interesants stāsts, ko pastāstīt. Īstenībā moderna veļas mašīna mūsdienās ir daudz vairāk prasmīga, ļauj mums vairāk izmantot iespējas, attālināt, vadīt, tehnoloģiski iemācīties jaunas lietas, labāk plānot mūsu ikdienu, elektroenerģiju taupīt, varbūt citas iespējas, kas mums tomēr sniedz iespēju mācīties. Šeit arī ir liels saraksts ar dažādiem satura veidiem. Arī šeit jūs varat smelties iedvesmu un padomāt, kas ir tas, ko es varu publicēt kanālos, kurus esmu izvēlējies. Kanāli, kur man ir nozīmīgi, varbūt tie būs video,
Un tas būs nevis vienkārši rakstītā veidā intervijas, bet tas būs video intervijas. Varbūt tie būs webināri, Zoom sazvani ar autors iesaist. Varbūt tas būs online spēles. Pie katra no šiem punktiem iziet cauri un padomājiet, vai man šeit būtu ko teikt. Satura mārketings, jo saturs bez mārketinga ir tikai saturs. Satura mārketingu mēs metožu sarakstā pieminējam kā pirmo. Tieši iemeslu dēļ, ka es viņu uzskatu vienu tādiem vērtīgākajiem veidiem, kā komunicēt ar auditoriju, un tas tiešām arī labi strādā. Ja kādreiz tās bija reklāmas, kurām nācās darboties, un šodien, kā mēs tikko runājām, reklāmas vairs neredz, jādomā, kādas ir alternatīvas. Tieši tāpēc satura mārketinga definīcija šeit, ka tas ir mārketinga un biznesa procesa atbilstoša un vērtīga satura izveidei, izplatīšanai kā noteiktai auditorijai, lai iegūtu uzmanību, piesaistītu un iedrošinātu veikt vajadzīgos soļus, kas veicinātu biznesa mērķu sasniegšanu. Kā redzam, šajā punktā mēs jau daudz esam runājuši par mārketinga tuneli. Kā redzam, šeit tas pats izpaužās. Izveida, izplatīšana kā noteiktai auditorijai. Mēs skaidri zinām, kam tas ir paredzēts, mēs veidojam saturu un tālāk iedrošināt veikt vajadzīgos soļus. Satura mārketingā mēs fokusējamies uz lietotāju un viņa vajadzībām, nevis uz zīmolu. Klasiski reklāmas banneri. Šonedēļ mums ir akcija, īpašais piedāvājums, izpārdošana. Tas nav satura mārketings. Tā ir klasiska, ļoti vienkārša mārketinga ziņa, kur mēs varam reklāmas veidā arī parādīt. Bet, ja mēs vēlamies ar satura mārketinga līdzekļiem izglītot, izklādēt vai sniegt vērtību klientiem, tad mums jādomā plašāk, nevis tikai par zīmolu reklāmu. Un tas palīdzēs izveidot ilgtermiņa attiecības. Satura mārketings ir kā pirmais randiņš. Ja tu runās par sevi, otra randiņa vairs nebūs. Tieši tāpēc arī šeit fokusējamies uz lietotāju, uz viņa vajadzībām, uz viņa mērķiem, palīdzam tos sasniegt. 2 piemēri no sociālo mediju vidas palūkosimies ļoti interesanti piemēri no Arvis Kotins, kā juvelieris, cik maksā sadarbināšanās gredzens. Vēstīja šī reklāma. Un vienlaikus reklāmai ir uzreiz arī atbildes 7 padomu, kā izvēlēties sadarbināšanās gredzenu. Un arī te ir saite gan uz pašu rakstu, gan arī iespēja rakstīt un pavaicāt. Bet šeit kā sakumbinēs 2 lietas. Ir sauciens uz rīcību, lasīt rakstu un vienlaikus arī parādīt produkti, šie gredzeni, kā viņi izskatās, lai arī vizuāli pievilcīgi parādītu, ilustrētu šo vēstījumu, šo ziņu, ko vēlās pateikt. Otrs piemērs ir no Tikurilas, kas ražot dažādas krāsas, lakas. Redzam, arī klienta ceļojumā tipisks jautājums ir, bet kur likt krāsu atlikumus? Un šeit savukārt Tikurila arī izskaidro, pavēstīja, ir kā padomdevējs, kā tad viņi var palīdzēt. Redzam, tiešā veidā šeit nenotiek pārdošana. Ir ceļš sociālās medijos, kā mēs iepriekš runājām, cilvēki nebūs gatavi pirkt, iegādāties uzreiz. Ir vajadzīgs vairāk darbs ar saturu, vairāk darbs ar pārliecināšanu, vairāk padomdevēja tēls. Tas būs sociālo mediju vidas piemērotākais konteksts. Saturs bieži vien tiek publicēts kādās platformās. Un ideāli, ja tā ir jūsu paša platforma, nepaļauties uz sociālajiem mēdījiem, bet veidot savu platformu, līdzīgi kā to dara Svetbank ar Manas finanses blogu. Redzam, tur ir daudz satura. Šis saturs tiek izmantots tālāk publicējot gan sociālajos mēdījos, gan publicējot arī e-pastā, sūtot klientiem informāciju, gan arī tas paplašina atrodamību ar Google. Redzam, šeit arī e-komercijas ekspertu sarunas, kurās arī tiek veidots šis saturs, lai sūtītu tā klientiem, lai iedrošinātu veikt darbības, kuras zīmols vēlās, lai dara. Šajā gadījumā Svetbank vēlās, lai cilvēki vairāk izmantotu e-komercijas iespējas tieši kā uzņēmēji. Praktiski rīki, dažādi kalkulātori, arī tas var būt saturs. Un redzēsiet, viens no populārākajiem meklēšanas atslēgas vārdiem Latvijā katru gadu ir darba algas kalkulators. Un šādā veidā arī jūs varat piesaistīt auditoriju ar vienu, ar otru, ar trešo kalkulātoru un panākt to, ka līdzās kalkulātoram parādās arī kāds saturs vai kāds mārketinga vēstījums. Un tas ļauj ar šo saturu ilgstoši piesaistīt auditoriju. Un par to nemaksāt savā ziņā. Tik vien kā paša tehniskā uzturēšana šiem rīkiem. Arī Seibanka veido šādu infotelpu, kā satura mārketinga piemēru. Un redzam, jūs aplūkosiet šo mājaslapas sadaļu, redzēsiet, banka runā par ļoti dažādām tēmām. Bet aiz katras šīs tēmas, principā, ir arī konkrēts
plāns, kādēļ to darīt. Nobeigumā aplūkosim tēmu mākslīgais intelekts. Mūsdienās reti, kura nozare ir bez iespējas uzlabot to ar mākslīgu intelektu palīdzību, izmantot šos rīkus. Mārketings nekādā ziņā nav izņēmums. Ir sevišķi digitāla mārketinga nozarē, jūs varat izmantot mākslīgu intelektu sniegtos rīkus un iespējas gan iedvesmai, gan automatizācijai, un palūkosimies, kā mēs to varam darīt. Mākslīga intelekta pielietojums digitālā mārketingā ir ļoti plašs. Varam veidot saturu un reklāmu personalizāciju. To izmanto lielākoties liela zīmoli, kā Amazon, Netflix, apmeklējot mājaslapas, e-veikalus, dažādas servises izmantojot. Viņi izmanto datus, kuri viņam ir, lai spētu un varētu piedāvāt mums saistošāku saturu, īstenot šo personalizāciju. Tāpat arī šie dati un rīki var tikt izmantot jau auditorijas uzvedības analīzei, prognozēt, un savukārt klientu pusē tas bieži vien tiek izmantots kā chatboti, kā klienta atbalsts, kurā mēs arī varam uzdot jautājumus robotiem ar cerību, ka viņi mums palīdzēs, vai arī iemācīsies varbūt palīdzēt nākotnē, jo katru reizi arī cilvēki vērtē mārketinga pusē, kā šie roboti strādā, kā mēs varam uzlabot un kā darīt lietas savādāk. Tāpat arī mārketinga automatizācija, un šeit mums ir iespēja izmantot rīkus, tu pašu ChatGPT, lai smeltos iedvesmu, lai pavaicātu viņiem, kādu automatizāciju mēs varam izmantot, līdz pat arī tālāk jau izmantot konkrētus rīkus, kas tiek darbināti ar šo mākslīgu intelektu palīdzību. Stratēģijas, saturs, dažādi plāni, tas viss ir ļoti noderīgi arī ChatGPT vai Gemini kontekstā, ka mēs izmantot šos rīkus, lai veidotu saturu, kaut vai idejas. Jā, bieži vien šis saturs nebūs gatavs publicēšanai uzreiz, bet kā pamats, kā idejas, ļoti labs veids, kā izmantot. Un abi rīki, šie populārākie rīki, piedāvā arī bezmaksas plāns, un tādēļ tiem arī var startēt. Tāpat arī mārketinga datu analīze. Jums ir mājaslapas statistikas analīze vai dati no Google Search Console vai dažādi citi datu avoti. Augšpielādējiet tos, izmantojiet analīzei un palūkojiet, kā šie rīki palīdzēs jums veidot tālākus lēmumus. Šie praktiskākie rīki, populārākie, pieminētie jau Google Gemini, tāpat ir ChatGPT un attēlu ģenerēšanai Midjourney, kas ir populārs un ar ļoti plašām iespējām. Tādēļ atliek vien tikai paskatīties, pašam izmēģināt, palasīt, iepazīties dažādiem video materiāliem, jo arī mūsdienās YouTube var atrast dažādas video, kas palīdzēs labāk jau šos rīkus izmantot. Visbeidzot, resursu kopsavilkums, ar kuru es vēlētos jūs iepazīstināt, lai jūs varat izmantot šodienas zināšanas rītdienas panākumiem un lai šīs zināšanas nostiprinātos vēl labāk. No resursiem weblapa numur 1, ko vēlētos ieteikt, tas būtu Skillshare. Tā ir mācību kursu platforma par fiksētu mēnešu maksu, un tur vairāk kā 20,000 dažādi kursi. Tā izskata arī par mārketingu, par lietotāju pieredzi, par programmēšanu, par daudzām tēmām. Tas gribētu akcentēt, ka ir vērts apsīties, palūkot arī šo kursu kvalitāti gan pēc studentu skaita, gan arī pavērties, pasīties, kurā gadā vai virsrakstā parādās arī gada skaitlis, jo šie kursi tur gadiem krājās, un nebūtu situācija, ka jūs izmantot kādu kursu un beigās saprotat, ka šī informācija ir novecojusi būt pāris gadus. Digitālā vidē, digitālā mārketingā pastāvīgs ir tikai pārmaiņas. Nereti gadās situācijas, ka kaut ko apgūst jaunu, bet pēc tam vai Facebook vai Google vai kāds cits servis izdomā kaut ko pamainīt, kaut ko pielikt, kaut ko noņemt, un atkal lietas mainās. Tieši tādēļ digitāla mārketinga speciālistam ir ļoti daudz jāmācās. Jāsako līdzi jaunumiem, viss jāatestē, jāpārbauda, un tikai šādā dinamiskā vidē strādājot var sasniegt arī atbilstošus rezultātus. No plašā grāmatu klāsta šoreiz izvēlējos grāmatu, kur ieteikt, tā ir tūkot latviešu valodā arī saucās Noķert uz āķa, kā radīt paradumus veidojušus produktus. Lai arī tas nav primāri vērsts uz digitālo mārketingu, tomēr tas ir ļoti daudz akcentēts saistībā ar digitālo komunikāciju, par dažādiem servisiem, dizainiem, kas izveidojuši arī mums, tā skaitā telefonā, aplikācijās, dažādos servisos, paradumus viņus izmantot. Un šī grāmata ir ļoti noderīga, lai saprastu, kā tad
Mēs varam manipulēt mārketingā ar auditoriju un arī kā ar mums manipulē. Jo pats vārds manipulāts liekas kaut kas biedējošs, bet tas ir tas, ko mēs vēlamies. Mēs īstenojam komunikāciju, lai mēs sasniegtu savu mērķi, lai auditorija vēlētos darīt tās lietas, kuras mēs esam viņiem paredzējuši. Un no podkāstu sarakstā izvēlējos arī 2 podkāstus. Viens ir latviešu valodā Tirgziņu tēzes, kur autors ir BSMS aģentūra. Tur arī var klausīties jau vēsturiskās epizodes, ne tikai jaunās, gaidīt. Noteikti tur ir vairāk kā 100 epizodes. Noteikti vērts arī atrast tēmas, kas tieši interesē jūs. Un angļu valodā Digital Insights no Paula Boga, autora, kas arī ir Lielbritānijas lietotāja pieredzes un digitāla mārketinga eksperts. Salīdzinoši īsas, 5-7 minūšu garas solo epizodes, kurās viņš pats runā par savu pieredzi, sniedz padomus un arī ļoti labi dalās savām atziņām un var ieteikt arī jums tās noklausīties. Lūk, šāds bija ieskats, ko dara digitāla mārketinga speciālists, ar kādiem izaicinājumiem saskarās, un arī aplūkojām, ko nozīmē lietotāja pieredze, digitālā komunikācija kopumā, kādas dažādas stratēģijas un kā tās jūs varat izmantot. Paldies un uz tikšanos kādos citos mācību kursos.